Es esmu tautas priekšā valsts. Draugi, biedri, kungi. Ko mēs gribam? Latviju! Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. 16. aprīlis 2008. gads ir kārtējā trešdiena, kuras vakarā šeit Latvijas televīzijas studijā tiešraidē notiek publiskās debates, kas notiek Latvijā. Latvijā informatīvajā telpā pēdējās dienās viens no centrāliem tematiem jau ne vienu dienu ir Godmaņa valdības 100 dienas, precīzāk sakot, pašas valdības deklarētā 100 dienu plāna izpilda atskaita par to, kas oficiāli tiks izplatīta arī rīt no rīta gan sabiedrībai, gan Saeimas deputātiem un ar to saistītie vērtējumi. Tā nu ir sanācis, ka pēdējās dienās un pēdējās nedēļās ap šo valdības darbu un šīm 100 vai formāli arī vairāk kā 100 dienām ir īpaši daudz sāsinājušies visādi dažādi viedokļi un pretrunas, novadu reforma, Lattelekoms, Nacionālās bibliotekas būve un tā tālāk, visi, kas seko, visi zina. Mēs mēģināsim šovakar aptvert visus šos būtiskākos jautājumus un Godmaņa valdības darbu gan ideiski, gan racionāli. Spriedīsim par to, kas ir izdarīts un kas būtu jādara turpmāk un kas to kā darīs. Pirmo reizi kopš ievēlēšanas apstiprināšanas amatā publiskajās debatēs Latvijas televīzijā piedalās, un tāpēc kā pirmo viņa piesauca valsts prezidents Valdis Zatlers. Labvakar. Līdzās viņam jau nebūtu ne pirmo reizi arī šī premjera darba gaitā debašu dalībnieks Ivars Godmanis. Labvakar. 3 valdības koalīcijas veidojošie koalīcijas politiķi, ārlietu ministrs pārstāvošs Tautas partiju Mārs Rieksniņš. Labvakar. Zaļos zemniekus pārstāv Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. Labvakar. Un Tēzmē brīvā LNK ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards. Labvakar. Politiskā opozīcija arī ir pārstāvēta Saeimas visu 3 opozīcijas partiju deputātu līmenī. Jaunais laiks pārstāvēts Anēla Latkovska personā, Saskaņas centrs Nils Ušakovs un PCTV Miroslavs Mitrofānovs. Labvakar. 2 nepolitiķi vērtējoši un strādājoši, viens politiskajā, viens ekonomiskajā laukā, politoloģe, ilgstoši partiju finanses un ar to saistītās peripētīs pētījusi kopš nesena laika arī Sabiedrības par atklātību dēlnu padomes priekšsēdētāji Valita Čigāne. Un cilvēks no praktiski biznesa daudz pēdējā laikā piesauktajiem Latvijas eksportētājiem, kurus vajagot atbalstīt un no kuriem Latvijas ekonomika daudz atkarīga. Sijā daļrada koks, valdes priekšsēdētājs, līdziepašnieks Andris Jansons. Vēl 2 cilvēki, kuri ir saistīti ar topošajām, varētu tā nosaukt, partijām un šobrīd ārpus parlamentāro opozīciju. Vēl nesen tēvzemiete no ekstēvzemiete, arī filoloģijas fakultātes dekāna un profesora Latvijas universitātē, un viens no cilvēkiem, kas parakstīja Demokrātiski patriotiskās biedrības, jeb Kalnietes Kristovska biedrības manifestu. Janīna Kursīte. Bet ne dekāni, profesori. Piedošana profesori, jā, un ekonomists, kurš ir valdes loceklis saucamajā Štokenberga un Pabrika biedrībā, jeb Sabiedrība citai politikai, Gats Kokins. Labvakar. Jums, cienījamie skatītāji, būs iespēja vai tās ciešanas šovakar debatēs klausīties un vērtēt ilgāk nekā tradicionāli. Latvijas televīzija par godu šim tematu lokam ir iedevusi mazliet vairāk ētera laiku. Mēs debatēsim gandrīz līdz 11. vakarā. Jūsu vērtējumi būs izsakāmi aptaujā, kas ļoti vienkārši saucas, kā jūs vērtējat Godmaņa valdību. Tā kā Godmaņa valdība seko ir tāda paša koalīcijas sastāv pēc Kalvīša valdības atkāpšanās, tad atbilžu versijas saistās ar salīdzinājumu ar Aigaru Kalvīšu vadīto valdību. Man jūs vērtējat, ka šī valdība strādā labāk vai sliktāk, vai ka būtiski nekas valdības
darbībā valstu pārvaldot nav mainījies. Kas notiek Latvijā interneta mājaslapā, uzsākot šo aptauju jau vakar, nospiedoši vairākums vērtēja, ka būtiski nekas nesot mainījies no pārējiem. Arī būtisks vairākums teica, ka esot tomēr labāk, nevis sliktāk. Tā kā sadalāt savus vērtējumus, lai atgrieztos tajā priekšvēsturē, kā tapa Godmaņa valdība un tajās prioritātes, kas šobrīd ir. Sāksim ar video materiālu, kurš aptver laika posmu kopš pagājušā gada novembra. Un aptver, es teiktu, divas, lietosim vārdu krīzes, to uzticības krīzi, uz kura fona mainījās valdības pagājušā gada vēlā rudenī, un to ekonomisko krīzi, kas jau tajā brīdī bried un šķiet briest vēl vairāk šobrīd. Ivars Godmanis un viņa vairāki debašu partneri vai oponenti vairākos, kas notiek Latvijā raidījumos aizdīto mēnešu laikā. Video. Cilvēki baidās, ka atkal tie paši karteļi un tie paši tie, kas tur kontrolē partijas, tie daži cilvēki vai ne, ka viņi mēģinās iebiedīt atpakaļ mūsu atpakaļ, ka viņi nemainās. Valdības ilgsāks būtu tad lejkums, tā kā Amerikā, tad, kad dzīves līmenis būs tāds, ka kritiskā masa neapmierināto nebūs tik liela punkts. Jā. Vienalga, kāds jūs te liekiet tās partijas, tam nav nozīme. Kas attiecās uz sevi, es nevaru tā sevi novērtēt, man jāsaka tikai vienu, ne par sevi runājot. Es varu teikt tikai to, ka periodā, kādā mēs esam, jauni izaicinājumi, kas saistīt enerģētiku, plus vēl antiinflācijas programmu, ko tomēr iedzīvināt sāk šī valdība. Nebūtu pareizi no visiem ministriem attiekties tikai formālā principa pēc. Šī gadījumā, Godmaņa kungs, ja valdība atkāpjās, tad politiskā ētika un prakse prasa, lai dot iespēju nākamajam politiskajam spēkam, kas šī valstī ir un ir spējīgs pārstāvēt valdību. Bet runāt par to, ka mums tāpat ir labi, mēs varam visi četri tāpat turpināt sarunāt un sarunāties, un visi četri paliksim tur, tas, jūs pats labi saprotiet, ka tas nedod pozitīvu efektu ne valsts ekonomikai, un kur vēl paliek doma laukums, simboliski runājot. Uzņemšos drausmīgu atbildību šī brīdī. Bet es teikšu tā, es vēl šeit sēžot, neesmu atcēlis savu solījumu prezidentam pildīt prezidenta uzstādīto uzdevumu. Man rīt no rīta jāiet ir prezidenta kungam 6:30 ziņot par situāciju. Ja jaunais laiks šo atbildi nesniegs, tad man ir mandāts teikt, ka mēs virzīsim 4 partiju valdību. Es redzu, cik ļoti partijas ir aizrāvušās ar politisko tehnoloģiju, kā mēs organizēt, kuru mēs izvirzīsim, ko mēs darīsim, un cik maz ir diskutēts par būtiskiem jautājumiem. No šī viedokļa balsošana par valdību rīt ir politiskās bezatbildības augstākā izpausme, manuprāt. Ko izdarīsim 100 dienās? To, ko mēs noteikti izdarīsim, mēs iesniegsim visus dokumentus, kas ir saistīti ar visu tiesību bloku. Ne visus, par parlamentāro kontroli, atcīmredzot, būs garāks jautājums. Tad mēs neapšaubāmi būsim nogājuši visu etapu attiecībā un pieņemt visu nepieciešamie lēmumi par jaunām energojaudām. Vairs diskusijas nebūs. Tikai līdz lieldienām mēs vēl visos dokumentus kārtojam. Pēc tam viss beidzas. Un mums būs pilnīgi skaidrība 14. aprīlī, kā mēs rīkosimies tālāk antiinflācijas programmas ietvaros. Līdz vasaras vidum mums situācija pasliktinās. Pēc vasaras uzlabosies. Un ja viņi neuzlabosies pēc vasaras vidus, tad valdībai būs jāpieņem ārkārtas pasākumi. Es vēlreiz gribu teikt, nepsihojam. Nepsihojam. Nu jā, ar šo mēs uztaisām mazu retrospektīvu un tad vērtējām, paldies par jūsu pirmiem vērtējumiem, kur lielākā daļa, kas saka, būtiski nekas nav mainījies, un cita daļa saka, ka ir labāk nekā Kalvīša valdība. Ratlerkungs ir pirmais atbildīgais par to, ka Ivars Godmanis ir premjers un strādā, un tāpēc es sāku noteikti ar jautājumu jums par jūsu vērtējumu. Tas atskaits punkts bija, ka ir būtiski jāmainās lietām. Ir uzticības jautājumiem, atbildības, kvalitātes un tam līdzīgi. Gal galā viens cits prezidents Roosevelts savulaik vispār radīja šo 100 dienu jēdzienu, kas ir pārāk politikā iestrādājusies, tāpēc, lai iedot laiku būtiskiem pavērsieniem. Kā jūs vērtējat, vai ir būtiski kaut kas valstī mainījies, mainoties valdībām?
un kas un kāpēc. Un kas nav mainījies, jo tad, kad jūs uzrunājāt 20. decembrī valdību, jūs teicāt, ka nevajadzētu būt, lai cilvēki būtu vīlušies pavasarī. Tieši tā. Valdības darbs būtu jānovērtē pēc tā, kāda ir situācija šodien un kāda tā bija 20. decembrī valdības pirmās sēdes laikā. Un vērtēšana būtu jāizdara par 4 jautājumiem. Kas ir darīts valsts ekonomikas stabilizācijā? Kas tika darīts, lai šajos grūtos ekonomiskos apstākļos aizstāvētu sociāli mazāk nodarbinātus iedzīvotāju slāņus? Kā ir veicies ar sabiedrības uzticības atjaunošanu? Un kā ir veicies ar tiesiskumu palielināšanu mūsu valstī? Ja es sāku ar ekonomisko situāciju, 20. decembris un šodienu ekonomiskā situācija valstī ir sliktāka. Ja 20. decembrī mēs tikai prognozējam, ka tā kļūs sliktāk, tad šodien mēs katrs iedzīvotājs, katra ģimene, katrs uzņēmējs vai arī katrs darba devējs un katrs darba ņēmējs ir uz savas ādas izjutis inflāciju, lielākas cenas, pieprasījuma samazināšanos, apgrozījuma samazināšanos. Reāli tas, par ko mēs pagājušā gadā runājām, kā panākt ekonomikas atdzešanu, šobrīd mēs dziestam. Un jautājums, uz kuru gaida atbildes cilvēki, ir, vai šī atdzešana ir savā zemākajā punktā, vai tā vēl turpināsies ar smagu atsitienu nākošajos mēnešos, un konkrētiem jautājumiem valdībai, kad un kādā veidā valdība panāks, kad atstāksies ekonomikas augšupēji. Bet jūsu jautājumi ir atbildēti par ekonomikas tēmu? Par manu personīgo izvēli toreiz no visiem kandidātiem Godmaņkungs bija vienīgais, kas spēja apzināties stāvokli, savākt datus, viņus izanalizēt un nodot par šo bēdīgo prognozi. Vienīgais? No tiem, kas tika piedāvāt no politiskām partijām, vienīgais. Līdz ar to šodien es aicinātu arī diskutēt ne tikai par to, kas valdībā ir izdevies, vai arī kas nav izdevies, vai pagausties par to, kas nav izdevies, bet skaidri apzināties, kā mēs no dažādiem skatu punktiem, šobrīd es skatos, ka tie ir partijiskie skatu punkti un sabiedriskie skatu punkti, vērtējam šodienas situācijas un gribam dzirdēt arī šīs atbildes. Kad un kādā veidā tiks panākt ekonomikas augšup. Jo tas ir tas, ko mēs gaidām. Un mēs vērtējam, tad ekonomiskai situācijai kļūstot daudz sliktāka, ja valdība šo situāciju spēj kontrolēt un, kā es toreiz teicu, spēj argumentēti pastāstīt sabiedrībai, tad uzskatīsim, ka valdības darbs ir apmierināts. Jūs, prāt, šobrīd spēj pēc pēdējiem lēmumiem, kas te arī pēdējās dienās notiek un domstarpības notiek valdībā un koalīcijā? Es varbūt turpināšu ar to nākošo, ko valdība ir pozitīvi izdarījusi vai ko nav izdarījusi. Par nākošo jautājumu, kad sociālo slāņu aizsardzība. Tas varbūt ir vienīgais skaidri redzamais, taustāmais valdības darbs, tātad pensionāru indeksācija. Uzzinot, cik lielā apjomā valdība spēja to garantēt, kad spēja garantēt un skaidri pasakot, kuros laikos tas tiks garantēts, tas parāda ne tikai ekonomisko spēju redzēt nākotni, bet arī parāda tomēr valdības attieksmi pēc šiem sociālajiem slāņiem. Es gribētu turpināt ar uzticības atgūšanu. Ja mēs paskatīsimies aptaujas, uzticība nav daudz vairojusies. Un šeit arī ir skaidri jautājumi, kāpēc. Ja mēs šobrīd redzam ministru prezidentu, kurš cenšas argumentēt un skaidrot, un ir personīgi uzņēmies atbildīgi tieši par ekonomiskiem jautājumiem, tad mēs neredzam šo komandas skaidrojumu. Ministrs skaidrojumu katram savā nozarē. Nu jā, jūs neredzat, ka Gerhardt kungs, piemēram, skaidro tikai savādāk kā premjeras dažas jautājumus? Diskusijas ir normālas, bet kā mēs šodien varam pasteigt, kas ir panākts, lai vairotu sabiedrības uzticību, tad mēs teiksim, ir vēl viena arī komiska epizode. Ja bija skaidra runa par to, ka valdība un tās ministri pēc 100 dienām un pēc tam pēc nepieciešamības atskaitīsies Saeimai, tad Saeima ir bijusi tik gausa, ka nav spējusi izdarīt izmaiņas šajās 100 dienās kārtības rullī, lai šo iespēju, ko starp citu viņiem uzliek par pienākumu satversmi, nodrošinātu. Un ja mēs pārējām pie tiesiskuma, kā mēs šodien runāsim, kas ir panāks tiesiskuma jautājumā, ja mēs šeit neredzam
tieslietu ministru. Nu, visus ministrus mēs nevaram šeit sapulcināt, jā. Bet tas ir būtiskais ministrs. Tiesiskums un drošība un viss pārējais bloks. Kā jūs to vērtējat? Viņš ir palielinājis, jo Lietusarga epopeja sākās ar tiesiskam jautājumiem. Tiesiskumā bez tieslietu ministra mums būs grūti runāt, kā katrs likuma projekts, kurā stadijā ir. Kur tas ir aizsējies valdībā, respektīvi tieslietu ministrijā, kur tas ir nonācis un kādā stadijā Saeimā. Mums būtu jābūt šeit visam priekšstatam par to procesu. Es domāju, tas ir atsevišķi raidījuma jautājums. Bet jūsu vērtējums, tas tiesiskums valstī stiprinās vai ne? Temsa, kā tas tiek stiprināts, un arī kvalitāte varētu būt labāka. Labi, vai Godmaņkungs piekrīt, redz citu struktūru savai atskaitē par 100 dienām? Pirmkārt jau, es jums esmu iedevis to rakstisko materiālu, vismaz jūs vadiet raidījumu, deputāti katrs saņems rītā, prezidentam iedeva 12, katrs deputāts personīgi saņems atskaitu par 3 lietām. Pa 100 dienām plānoto, par to, kas izdarīts ātrāk arī rīcības plānā, gada rīcības plānā. Un trešais, kas ir izdarīts vēl bez šiem te plāniem. Es negribētu šeit visu pārskaitīt, es drīzāk gribētu teikt par to, ko teica prezidentkungs. Man jāsaka tā, ka jā, mums valdībā ir bijušas, mēs esam arī demokrātiski cilvēki, un mēs neesam tādā situācijā, ka man šķiet, pēc manām domām, arī neskatoties uz to, ka tā situācija ekonomiski nav labākā decembrī. Nav labāka, bet ir apzināti, un mēs esam spēruši arī soļus, lai sāktu vairākus procesus uzsākt vienlaicīgi. Par to es te īsti nestāstīšu, bet es gribu teikt vienu būtisku lietu, ka tomēr vismaz man pārliecība, kā cilvēkam, kas vada valdību, ka mums nav tāda sajūta, mēs pietiekoši saliediet strādājam, un nav tāda sajūta, ka valdībā ir tāds, jāskrien prom vai kaut kur no kuģijām, prom tā nav. Mēs esam gatavi, kā jau es teicu, tā vētra aiziet cauri. Vai jūs piekrītat, ka jūsu ministri nepietiekami skaidro un līdz ar to nerada uzticēšanos sabiedrībā? Es gribētu teikt tā, ka tomēr ministri strādā, katrs sniedz informāciju. Ir jau, protams, atšķirība. Es varbūt to daru daudz biežāk, bet tas arī mans uzdevums ir. Taču es gribētu teikt, ka arī ar atbildību visi ministri ir pret 100 dienām izturējušies ļoti rūpīgi, tāpēc arī ir ļoti minimāli man ko teikt, kas nebūtu izpildīts. Es gribētu teikt, ka arī teiksim, viņu kompetenci robežās man nav tāda īpaša pārmetuma, ka ministri atteiktos paust savas pozīcijas. Mums ir bijuši vairāk atsevišķi arī tādi momenti, kur to vienkārši nevar izdarīt, tāpēc, ka cilvēki bija slimi sākumā. Bet man nav tāda sajūta, ka ministri necenstos to darīt. Cita lieta, ka varbūt nepietiekami tas izdodas, ko var darīt. Bet nevis negrib, vai tāds stils, ko nevar izārstēt? Tā nav. Cita lieta, ka mums vienmēr jāapzinās, ir tas, ka pareizi jau prezidentkungs uzsvēra. Šīs 100 dienu periods sadalījās no 2 daļām. Viņš sadalījās no precīzi situācijas apzināšanās, precīzi, nevis vispārējais. Tad pirms tam bija vispārēji? Tāda īpaši precizēta nebija, teiksim, kā ir. Tagad mēs tomēr esam pārskatījuši daudz lietas. Mums ir precīzi skaidrība par inflācijas prognozi, mums ir precīzi skaidrība, kad būs augstākais punkts. Mēs zinām, kad tā inflācijas ies uz leju. Mēs precīzi izrēķinām, mēs drīkstam iet tās enerģetikas cenās jaunajās. Neskatoties to, ka varbūt bija iespēja mums to nedarīt, mēs tomēr saņemām došu un gājām, jo mēs zinām, ar ko draudz, ja to nedarīt. Trešais, mēs ļoti rūpīgi paskatījāmies, kā mēs, neiebraucot deficītā, varam atbalstīt pensionārus. Kā pašvaldībām lūksim atbalstīt cilvēkus ar daudzbērnu ģimenēm. Tas arī faktiski mums ir precīzs plāns, un mums nav šeit domstarpība plānā. Un pēdējais, es gribu teikt, ka pat tiesiskumu bloku, to ātri izdarīt nevar, jo tas nav tā izmērams ar lineāli. Taču man jāsaka godīgi, ka arī šodien vēl iesniedzot deputātiem, man jāsaka tā, ka pa visiem šiem jautājumiem, ka tur bija 4 galvenie jautājumi, es varu ziņot, kad ir pozīcija valdībā, materiāls ir viens aizsūtīts Saeimā, pat pāriem 3 ir pozīcija, kas valdībā neatšķirās viedokli, līdz ar to es domāju, ka arī vismaz to darbu, ko mēs gribam, mēs būsim. Kāpēc jūs sakat, ka nevar vai 100 dienās 410. pantu, piemēram, vienu pantu krimināla procesā nevar nomainīt? Varbūt Rīgas domas korupcijas skandālā būtu savādāks liecības. 410. pantu mēs aizsūtījām februārī.
uz Saeimu apakškomisijā. Jā, bet rezultāti jau koalīcijā kā tādā nav. Nē, nu tagad ir materiāls juridiskā komisijā, un tur ir tas materiāls aizsūtīts nevis vienkārši. Viņš nāk līdz ar prokuratūras vēstuli, kas atbalsta, ar augstākās tiesas vēstuli, kas atbalsta, ar tiem speciālistiem, kas piedalījās no tiesību bloka. Tas nav tā vienkārši, ka mēs būtu aizsūtījuši tieslietu ministri parakstīt dokumentu. Labi, paldies. 2 uzstādījumi ir. Es atļaušos dot vārdu dāmām, pie tam abas dāmas ir tās, kuras parakstīja savulaik uzstādījumus par tā saucamo lietu sargu revolūciju un sajietiem protestējot oktobrī, novembrī. Cik tālu tā neusticība, kas bija attiecībā uz Kalvīšu valdību, ir pārvarēta vai nav? Nu jā, es domāju, ka no sākuma tas, ko varētu noteikti teikt, ka ir mainījies komunikācijas stils. Godmaņa kungs noteikti ir spējis sabiedrībai parādīt, nu, ja tā varētu teikt, savu cilvēcisko seju. Godmaņa kungs ir spējis sabiedrībai komunicēt, ka viņam rūp, kas notiks ar ģimenēm, pensionāriem, maznodrošinātiem šajās te augstās inflācijas apstākļos. Tādā ziņā es domāju, ka sabiedrībai ir radies iespējas, ka mūsu premjers šobrīd ir cilvēks, kas strādā cītīgi, ceļās agri, strādā vēlu, iespējams nebrauc bebru medībās vai citās medībās, tajā laikā, kad ir jādomā pa valsti vai arī brīvajā laikā. Tā kā es domāju, ka tā komunikācija ir ļoti mainījusies no tā ārkārtīgi uzpūtīgā stila, kad ar nevienu nereiķinās. Tā komunikācija ir kļuvusi tāda, ka būtībā valdības vadītājiem rūp. Bet, protams, ka tālāks jautājums ir par saturu, jo komunikācija ir tikai forma. Un saturs galu galā ir tāds, kāds viņš ir, jo Godmaņa kungs jau ļoti konkrētā veidā arī ir, nu, zināmā mērā ieslēgts tajās važās vai ieslēgts tajā struktūrā, ar kuru viņš strādā. Un tā struktūra, pastāstiet, kas tas nozīmē? Tā struktūra lielā mērā ir tas, nu, tā tēlaini, sakot, tās važas ir ļoti konkrēta lieta. Tie, protams, ir konkrēts ministru kabinets, konkrēti ministri, ar kuriem šī darbība notiek. Un es lielā mērā varētu piekrist tam, ka šobrīd ir radies tāds iespējas, ka ir diezgan liela atšķirība starp šo te smagi strādājošo premjeru, kam rūp, un dažiem ministriem, vai vairākiem ministriem, kam šķiet, ka nerūp nekas. Un tas arī ir tas jautājums, vai tas ir tikai tēls un komunikācija, kuram trūkst konkrētā satura. Un ka Godmaņa kungs šajās te detaļās un konkrētajos saturiskajos lēmumos tomēr nav spējīgs strādāt ar šo struktūru vai ar šiem te instrumentiem. Premjers labāks nekā koalīcija. Es ceru, ka koalīcija pēc brīža komentēs. Citi viedokļi, citi vērtējumi? Laikam tas tomēr ir samērā tagad viedoklis, kas sakrīt, jo patiešām iedomājas tādu kā trīsstūri, premjers, valdība, ministri un tauta, tad skatoties, kā bija iepriekš, noteikti šeit šī saruna vai mēģinājums pamatot, kas notiek, kāpēc tik smagi, ko darīt uz priekšu, nesalīdzinām labāk. Godmaņa kungam ir pārliecība vārdos. Cita lieta, uzticību var ļoti ātri zaudēt, bet tā nav brīnumnoiņa, ne Godmaņa kungs, ne kāds cits novicina un uzticība ir atjaunota. Man ir drusciņi bailes, izejot to garo neusticības, varbūt ceļu iepriekšējo, vai nebūs tā, ka ir gudra, bet sirēna. Neapšaubāmi gudrs premjers. Bet vai tā nebūs sirēnas balss? Jo patiešām tas par šo ministru komunikāciju varētu gari runāt, bet tas ir palicis tādā pašā līmenī. Un ne tikai komunikācija, tā struktūra smagnējā, kas ir bijusi iepriekš. Tikai vienu piemēru, kas absolūti nav varbūt no tās sfēras, bet par to, cik tālu starp tautu un ministriem un valdību ir. Vienā no iepriekšējiem, kas notiek Latvijā raidījumiem, kad arī bija viena cienījama māksliniece ar mazu algu, un bija ministru, es nezinu, cik tur parāda, un jau folklorizējies, ka, jā, runā, cik ļoti mēs atbalstam tautu, bet beidzās raidījums, ministri iekāp savos Mercedesos un aizbrauc. Un cienījamai māksliniecei ir jāgaida pēdējais vai priekšpēdējais, katrs trolejbus vai kādi. Te ir tā, mēs varam vārdos domāt par, un tālāk ir šī konkrēta. Paldies, ko koalīcija saka par šādu novērtējumu?
Te sakrīt pat prezidents un viņa savulaik oponenti, kas teica atlaist Saeimu, tagad viss ir vienprātīgi kritiski. Ir tā ministri un premjeras dažādi? Ne, ja drīkst, es tomēr mēģinātu apgalvot, ka valdība strādā kā vienota komanda. Un tiešām tās pirmās 100 dienas viņas ir pamatā bijušas fokusētas uz neatliekamajiem pasākumiem. Pirmās 100 dienās nevar atrisināt, manuprāt, un tur ekonomikas ministrs, protams, zina tās lietas daudz detalizētāk, nevar atrisināt fundamentāli svarīgas izaicinājumus, kas attiecās uz ekonomikas stabilizāciju. Īpaši arī ņemot vērā patreizējo pasaules tirgus konjunktūru, gan energonesēju ziņā, gan pārtiks preču cenu ziņā un tam līdzīgi. Es domāju, ka visas ministrijas ir veikušas to uzdevumu, kas viņām ir stādīts gan no premjera puses, gan koalīcijai savstarpēji vienojoties. Par komunikāciju... Vai tas bijis ir pietiekam, protams, jautājums? Paši sev var uzstādīt māzu un visu izpildīt. Es domāju, ka tas vispār būtu ļoti nekorekti, ja mēs paši sāktu vērtēt, vai mēs esam kaut ko labi izdarījuši vai slikti izdarījuši. Tas jāvērtē cilvēkiem. Bet par komunikāciju. Protams, ka komunikācijas veids ir izmainījies, un es varbūt agrāk strādājot pie premjera Kalvīša, es zinu, ka daudz žurnālisti ir uzrunājuši, sakot, ka, zināt, Kalvīts vienmēr bija pieejams telefoniski, jebkurā bez mazliet dienas laikā. Es pieņemu, ka varbūt šis premjeras nav pieejams tādā veidā, bet viņam ir savādāks veids, kā uzrunāt medijus, sabiedrību, organizējot preses brīfingus. Tā kā ir savādāk. Tas piekrīta Čigāns kundzei, kur saka, ka tagad ir sajūta, ka vairāk premjerām sāp par to, kas notiek? Premjeram, acīm redzot, sāp par to, kas notiek. Es domāju, kuram valdības loceklim sāp par to, kas notiek. Bet es arī domāju, ka tomēr ministri cenšas arī, varbūt biežāk būt Saimā, tikties ar komisijām, frakcijām un arī uzstāties plenārsēdē par būtiskiem jautājumiem. Es domāju, tā bija viena no lietām, ko arī pārmet un ko gaidīja no ministriem pagājušajā valdībā. Jāsaka tas, ka komunikācijas formas sabiedrība ir ļoti dažādas. Citas ir publiskās, ko prese intervē žurnālisti, mūsu ministrs, tās ir atbildes uz jautājumiem un deputātu jautājumiem Saimā. Mūsu forma komunikācijas sabiedrība ir dažādāka. Jo es gribētu teikt tā, ka, redziet, mums ir tie ministri, labklājības ministrs, izglītības ministrs, kas skar diezgan lielu tādu iedzīvotāju grupu zemkopības, jā. Un šeit mēs redzam tā komunikācijas savā forma daudzveidībā, divas sekojušas stūrakmeņas. Pirmā stūrakmeņas, tas ir tikšanās ar iedzīvotājiem, kas bieži vien varbūt nav publikas pilti atspoguļot, bet tas ir gan konkrētās nodarbības, kas ir mātiem rozēm ar dažādiem zemkopības auditorijām, un tā politika tiem iedzīvotājiem aiziet līdz caur šiem formātām. Jā, bet ne pirmo gadu Roza un Vējonas ministri. Jūs varat noskatīt, ka viņi mainījuši komunikācijā? Es domāju, ka ir arī citas formas, kas nākuši klāt, ir tās saucamās biblioteka dienas, kur pēc tam jūs paši redzat atspoguļot, tiek visi materiāli Latvijas avīzē un plaša sabiedrība iepazīstās ar šo viedokli, tātad kāds ir ministriem, gan Pudnei, gan izglītības ministram. Tā kā es nedomāju, ka mums vajag reducēt tikai komunikācijas sabiedrību no šī zilā, vai krāsainā ekrāna. Protams, nē. Kas notiek, ka jūsu komunikācija paiet 100 dienas un par novadu reformu jūs esat sagājuši, piedošanu, īsajā? Es domāju, ka tas nav īsais, tas ir katras partijas pozīcijas aizstāvēšana. Mēs savu pozīciju aizstāvam, un tas nenozīmē, ka mums, kā saka, ir kaut kāds īsais. Tā mūsu pozīcija nekad nav bijusi. Bet acīm redzot, līdz konsensusam nevarat tikt. Bet tā jau ir komunikācija ne jau ar sabiedrību. Tā ir komunikācija ar savu koalīcijas partneri. Mēs par to runājām. Jā. Jo nevar izkomunicēt uz āru kaut ko prātīgi, ja nevar iekšē vienoties. Tas, ko mēs komunicējam uz āru, ir mūsu pārliecība. Gerhard kungam ar tur līdzīgi ir ar to nevienprātību pozīcijās. Es vienkārši domāju, ka bieži vien aiz tiem kokiem neredz to mežu. Un ja šis koks ir viens Latelekoms, kur mūsu valdība saņēma mantojumā politisku lēmumu, lietā, kas īstenībā ir saimniecisks, kur būtu jālem ekspertiem un jārisina par šo ienākumiem, finanšu jautājumiem, juridiskiem jautājumiem. Bet šeit lēmumu mēs esam panākuši, jā. Un tas ir, zinām, mērā kompromiss lēmums, jā. Tas varbūt tās nav pilns tas satiksmes ministrs piedāvātais, tur ir mūsu iebildumi ņemt vērā. Mēs savus esam arī atzīmējuši protokolā. Strīds ir bijis, bet tas darbs turpinās. Un aiz šiem dažiem kokiem, telekoma, enerģētikas, kurš, starp citu, mums pilnīgi valdības vienošanās nepieciešamajā lēmumu pieņemt, mēs ejam konkrēti soļus priekš, ir arī virkni to darbu, ko mēs esam pieņēmuši ekonomikas jomā. Vakar stabilizācijas pasākumu plānu apstiprināja, veselu citu virkni pasākumu. Protams, nav pilnīgi vienotība jautājumos. Piemēram, mums ir smaga diskusija labklājības ministrija. Mēs esam panākuši pagaidām tikai no 14 tām dienām, ko apmaksā darba devējas līnijas lapām, panākuši tikai 10 dienas, bet es iešu tālāk, prasīšu, lai valdība diskutē par to tālāk. Bet vai jums nešķiet, ka viens tāds koks, un Latelekoms ir baigais koks, un patiesībā vismaz bērns birzīt, ja ne mešs,
ka tas nokauj ļoti lielu uzticēšanos, ja pēkšņi notiek šitā schēma, ka viena sarunas janvārī, tagad otrs sarunas te, jūs nākat ar vienu projektu, Lesers ar otru. Nu, kāda ir uzticēšanās? Nē, ir arī konkrēti piemēri. Es saku, tas lielais lauks, ko mēs esam darījuši ekonomikas stabilizācijas jomā, tur mūsu valdība pilnīgi vienprātīgi. Un pagājušo nedēļu, es domāju, pieņēma vēsturisku lēmumu par šo ieguldījumu fondu veidošanu sadarbībā ar Eiropas investīcijas fondu. Vairākus gadus, es tagad precīzi nepateikšu, 4 vai 3 gāja resursu diskusija, kurš tad šo naudu ieguldīs, kā šīs eksporta atbalsta mehānismus veidos, un nevarēja vienoties. Šobrīd mēs esam par to vienojušies valdībā. Vai cilvēki, kas ir ekonomikā lietpratēji, sajūta, ka uzticēšanos šai valdībā ekonomisko jautājumu risināšanā, kvalitatīvi, pārskatām, caurredzāmi, īpaši nē? Jā, Raugi, man kā ekonomistam, protams, ir varbūt mazāk emociju rada, teiksim, rosību un norūpējies vaigs. Tas ir patīkam, bet tomēr gribās skatīties uz notikumiem. Un jāsaka, ka notikumu šīs valdības izpildījumā ir bijis daudz, un es pat gribēju teikt, ka liela daļa no viņiem bijuši ļoti veiksmīgi. Tātad mums tiešām ir lēmums par Lattelekomu, mums ir lēmums, lai kāds... Veiksmīgs lēmums? Ir lēmums. Katrā ziņā iepriekš tomēr bija tāda neizlēmība, kas nekur neved. Ir lēmums par biblioteku. Atkal mēs varam diskutēt, vai tas ir veiksmīgākais lēmums, bet mēs redzam, ka tādā korporatīvo darījumu izpratnē, es domāju, valdība strādā ļoti enerģiski. Un tas, es domāju, ir šīs valdības arī sasniegums. Ja mēs tagad runājam par sociālo bloku, ja mēs runājam par tiesisko bloku, kas ir varbūt jautājumi, kāpēc krīt iepriekšējā valdība, tad šeit, jā, varbūt mēs rīt iepazīsimies ar kādu dokumentu, bet pašlaik to rezultātu ir mazāk. Lai būtu pavisam godīgi, tad, protams, ir daži rezultāti. Piemēram, ja iepriekš tika indeksēts pensijas līdz 135 latiem, tad valdība pieņēma lēmumu indeksēt līdz 150 latiem, kas ir, būtiska starpība. Šeit gan jāpiebilst, ka, diemžēl, tas sakrit laikā ar situāciju, kad Doma laukumā 3 dienas bija rinda, kur cilvēks stāvēja pie sabiedrības cita politika biroja, lai parakstītos par... Bet tā arī ir kāds kopīgs rezultāts, redz, kaut kas bija. Bet tās lietas notika. Tā kā es domāju, šī valdība ir darbīga, un mēs arī redzam, ka, varbūt sabiedrība, kas pārstāv citu viedokli, ka ir iespējams kaut ko mainīt. Jā, bet ir darbīgā valdība, un tad ir tie 15, 16, tūp pie 17% inflācijas, ir viss tā nesaprašana, kas te tagad notiks tālāk ar cenu attiecībām pret algām un visu pārējo, nerunājot par to ekonomisko atzišanu, kas var nonākt līdz ļoti lielam salam rudenī. Jā, tas ir galvenais. Vai valdība kontrolē situāciju ekonomikā, vai tur ir pilnvērtīga tā virzība? Man skatu punktu raugoties, es domāju, valdība tiešām saprot procesu, un valdība ir spējīga adekvāti rīkoties. Kas mani uztrauc, ka šī rīcība var būt nokavēta. Tātad mēs redzam, ka iepriekšējā valdība nokavē, un tagad mēs redzam, ka daudzas lietas, kur varbūt jau vajadzēja būt lēmumu, likumu projektiem Saeimā, viņi pašlaik, es saprotu, tiks piedāvāti. Iesim detaļās pēc brīža, Jansson kungs, par šo pusi, varbūt arī minēto eksportu īpaši? Jā, ko es varu teikt? Jāsaka tā, 3 mēneši tas īstenībā ir nekas priekš ekonomikas. Ja mēs skatāmies varbūt es šeit pārstāvu uzņēmēju viedokli un cilvēks, kas praktiski ir spiesti dzīvot apstākļos, ko mūsu valdība ir mums radījusi. Ja, ja mēs paskatāmies teiksim, praktiskos lēmumus par ekonomiku, tad varētu teikt, ka tur šai valdībai šodien nav nekas izdarīts. Ja. Bet es negribētu uzreiz sākt ar to valdības kritizēšanu un teikt, ka šī valdība ir tikpat slikta kā iepriekšējā. Es domāju, tieši otrādi. Izskatās labi, sākums ir labs, ir cerīgi iesākts. Šeit ir jautājums par to, vai šie lēmumi, kas it kā briest kuluāros, mēs runājam par šiem pašām slimības lapu dienām, diskutējam jau, man liekas, 3. gadu. Mēs diskutējam par dažādiem nodokļu atlaidēm, mēs diskutējam par konkurētspējas uzlabošanu, un vai šis nebūs, atvainojot, plāksters Mironim beigās. Ja?
ir jāpieņem šie lēmumi. Būtībā tas, ko pašu piekrīt kolēģim, jā, kad ir labs vai slikts, bet ir lēmums, un mēs ejam uz priekšu. Jā, un tad dzīvojam ar šo lēmumu, kāds viņš ir, bet neziņa ir vissliktākais. Plāksters Mironim, skan labi. Nē, lēmumi pieņemt. Es gribu pateikt, tomēr, ka jūs te teicāt, ka nav skaidrība par algām, par cenām. Ja es tā pavisam izteikšu. To mēs esam nofiksējuši. Kāpēc mēs uzskatām, ka mēs varam iet ar šo 10% atcelšanu situācijā, ka, piemēram, inflācija vēl elektrības cenas vienu mēnesi, kā mēs lēšam, paaugstināsies pa 1,1–1,2%. Kāpēc mēs to darām tagad? Tas ir tā iemesla dēļ, ka vesela virkne nozars, gan arī lielākoties nozars Latvijā, ir tādā pilnīgi jaunā situācijā. Viņas ir sasniegušas savu cenu griestus. Tas nozīmē, ka rezerve palielināt apgrozījumu un attīstīt savu darbību tik uz cenu rēķinu faktiski nav iespējama. 7. gads bija pēdējais. No turienes mēs izdarām secinājumu, ka mēs nevaram sagaidīt inflācijas paaugstināšanās, tāpēc, ka kāds likt cenas klāt. Tas nav iespējams vairāk. Tagad ir jautājums, kā valdība var atbalstīt faktiski mūsu visas nozars, kas ir pirmo reizi šādā situācijā. Pirmo reizi. Pārtiks pārstrāde, metāli. Es varu visus minēt. Faktiski vairs rezerves nav, Eiropas cenas sen ir sasniegts. Un tagad mēs esam, pirmais solis ir 10%, otrais solis ir 2 nodokļu grozījumi. Pie kā viņi nav vispārēji, jo mēs arī 4 uzņēmumu griezumā skatām precīzi. Nevis tā vispārēji izmainīt nodokļus, skatīties, kas notiek ar uzņēmumu. 4 nozarēm uzņēmumu, viņu bilancē, viņa reālā darbībā tiek piemērot jauni nodokļi. Viņi nav īpaši jauni. Tas viss ir stāsts par to, kas sāksies 2009. gadā. Es saprotu, ka Jansona kunga teksts ir par Mironu šogad. Bet te Dombora kungs lēnām pār tiltu. Te ir lēnām pār tiltu. Ja mēs sāksim tagad, kad mēs pat labāk pirmo reizi ieraugam, ka mums mazumtirdzniecības apgrozījums principā ir nostabilizējies. Un ja mēs kaut vienu brīdi pieļaujam, ka mēs varam tagad no šīs brīža, jā, tas ir apmēram 2% gadu pret gadu starp citu pieaugums, nevis vienkārši lejā nobraukts. Tad mums vienu brīdi ir jābūt skaidrībā, lai mēs varētu pieņemt lēmumus par 2 lietām, kas zina ekonomiku saprot. Mums ir jāsaņem pilns atskaits, kas būs maijā no uzņēmumiem par viņu peļņas stāvokli, lai mēs redzētu. Otrs, mums ir jābūt skaidrībā, vai PVN atmaksas un PVN līmenis ir sasniedz zinām stabilizāciju. Ja tas tā nav, un mēs sākam raustīt nodokļus tikai tāpēc, ka mums šķiet, ka viņi nesīs kaut kādu ļoti būtisku uzlabojumu, mēs beigās nesapratīsim vispār, ko uz kur mēģi mēs ejam. Pastīsimies drusciņi, mēs tagad runājam par to, ka mēs esam atdūrušies cenu griestos Latvijas tirgū. Protams. Es atvainojos, 2-3 gadus atpakaļ jau mēs atdūrāmies, eksportētāji atdūrās pasaules tirgu griestos. Un uzņēmumi, kas nodarbojās ar eksportu, ar pārstrādi, tie ir sen jau šādos apstākļos dzīvo. Un šī konkurētspēja katru gadu ir kritusies tikai. Un tas ir katastrofāli. Mēs runājam par eksporta atbalstu, bet kur tad viņš ir? Jā, konkrēts lēmums ir pieņemts valdībā par ieguldījumu fondu izveidošanu. Nākamgad atkal? Kāpēc nākamgad? Sāk strādāt nākamgad. Nē. Viņš sāk strādāt šogad, viņš sāk strādāt. Jūlijā tiks izstrādāti visi normatīvie akti. Tas nav tik ātri, tas tomēr jābūt visai šī atbalsta. Bet lēmumu ar varēja pieņemt valdībā nevis pagājušajā nedēļā, bet janvārī, februārī. Jo viss tas bija jau sagatavots teorētiski. Viss par to jau bija runāts mēnešiem ilgi. Turpinājās diskusijas, bija konkrēts sarunas Eiropas investīciju fondu, kurš ieradās šeit, izstādīt savus priekšlikumus. Tā kā tas nav tik vienkārši, patiešām. Labi, parlamentāra opozīcija, ko saka, jau no laika sākam? Citu nost man pārsteidz tas, ka mēs par Kalvīšu valdību runājam kā par kaut ko jaunu veidojam. Pats Kalvīts strādāja iepriekšējā valdībā, 3/4 ministrs strādāja iepriekšējā valdībā. Godmans strādāja, laikam jāsēt. Jā, Kalvīts strādāja, un arī Godmans strādāja šajā valdībā, un Kalvīts vada partiju. 4 partijas, kas veidoja toreizējo koalīciju, joprojām viņu veido. 100 dienas nebija nepieciešams iešūpošanās. Tauta sagaidīja drosmīgus lēmumus. Tauta sagaidīja drosmīgus lēmumus par uzticību tātad tiesiskumu jomā. Tauta sagaidīja drosmīgus lēmumus ekonomiskas krīzes apstākļos par ekonomiku, it īpaši ražotāju atbalstīšanā. Tauta sagaidīja drosmīgus lēmumus arī sociālo jautājumu risināšanā. Vienīgais lēmums, kas ir bijis pašlaik no valdības, šajā gadījumā ir bijis no 135 pacelt latiņu 150, kas tiks indeksēt, bet es nepiekritīšu mūsu prezidentam tanī ziņā, ka
paskatieties, Godmans ir indeksējis pensijas. Nē, likums to nosaka jau sen, viņas tā arī būtu indeksētas, pat ja Godmans nebūtu saraukt seju stāstījis par šo lietu. Viņas tiek indeksētas jau 5 gadus, 2 reizes gadā. Līmenim? Tātad no 135 uz 150. Kāpēc jūs nepaukstinājāt uz 155 vai 160? Tāpēc, ka šajā tieši slejā bija ļoti daudz pensionāru un tika paturēts tur, lai tie būtu tikai daži tūkstoši, kam nāktu klāt. Nē, tāpēc, ka federācija mums iedeva savus aprēķinus pēc Jūs necēlāt augstā tieši tāpēc, tas bija zināmā veidā publiskais triks, bet kopumā drosmīgu lēmumu trūkums tiesiskuma jomās Saeimā valdošā koalīcija nevienu no izmaiņām nav pieņēmusi. 4. februārī pie mums atnāca šīs izmaiņas krimināla procesā, ko mēs saucam par antimāfijas likumu, vai ko Polijā sauc par kroņa liecinieku aizsardzību, kur varētu notiesāt vairākus Latvijā pazīstams cilvēkus, kas īstenībā ir zināmā mērā pat partiju īpašnieki, kuras atrodas koalīcijas sastāvā. Šis nav pavirzījies. Tas ir jūsu pieņēmums, labi? Tas ir mans pieņēmums, jā. Un iespējams prokuratūrai būtu ļoti daudz darba, plus koalīcija nav atbalstījusi mūsu priekšlikumu tam, ka smagos noziegumos apsūdzētiem deputātiem ir jāaptur uz laiku mandāts. Mēs drīz nonāksim pie situācijas, ja Knābs un prokuratūra turpinās strādāt, ka daļa deputāti mums būs arī daļai cietumnieki, un viņiem nevarēs apstādināt uz laiku mandātu, tāpat arī pašvaldību vadītāji, kas notiek šajā jomā pilnīgi nekas nav darīts. Kur vēl vajadzēja drosmīgos lēmumus? Te ekonomikas jomā tik virknliet uzskaitīt, vai tur jūs redzat kādu piemēru? Un vai lēmumi, ko Kokinkungs tā diplomātiski novērtē, ka lēmums ir par Latelekom, lēmums ir par biblioteku, par tiem abiem jaunais laiks kliedz? Vienīgās lietas, kas virzās, ir tā saucamie partiju projekti. Pasta banka, Šlesera projekts, partijas projekts. Viņš jau baigi spoži. Pagaidiet, lēmums ir pieņemts, tā lieta iet uz priekšu, ir izraudzīti tie, kas nodarbosies ar šo lietu. Latelekom privatizācijas schēma virzās uz priekšu straujiem soļiem. Bibliotekas celtniecība, partijas projekts tīrākais, kur tiks uzcelts karkas, kur principā iekšā nav izmaksas plānotas komunikācijas nekā. Tām ir nonākusi. Tad jūsu versija par šiem diviem projektiem jau būtiski noformēja to pozīciju par biblioteku, tad mums Latvijas Nacionālā biblioteka ir jāceļ Igauniem, es saprotu tā, pa tiem viņa cipariem, lai gan viņa kukuļdevēji varbūt ir Igaunijā. Nav jāceļ vispār. Un pa Latelekomu tad nepakļauties Tēlijas Soneras kaut kādiem prasībām, nemeklēt vidusceļu, neko nedarīt. Bet ja Tēlijas Sonera nepiekrīt? Tālāk risinām sarunas. Nekur nav jāsteidzās brīdī, kad pasaules ekonomikā ir atzišana, nav nepieciešams pārdot. Paskatieties, ko dara Šlesers pastā. Pārdot pastā ēkas brīdī, kad mums nekustāmais īpašums nemaksā neko. Principā viņš rīkojās kā dzērājs ģimenē, kas priekš savus dzeršanas, lai uzturētu dzeršanas paradumu, pārdod mantus no mājas. Un principā tas tiek izmaksāts ikdienas izmaksām, jo trūkst jau naudas ir nodzīvot, lai izmaksātu algas. Un tiek pārdots ēkas pilnīgi par grašiem. Un tā tas turpinās. Nezinu, kas tie pa sapņiem, kurus es te dzirdu. Laikam tomēr ilgu sēdēšanu opozīcijā pilnīgi no realitātes ir izmetusi. Jums nav argumentu, ko likt pretī. Argumenti, tā paklausieties. Paklausīšos, labprāt padiskutēšu. Es saprotu, ka vienīgais, ko es gribētu, lai pusi Saeimas sēž cietumā. Punkts 1. Pēc kam bez pierādījumiem un bez normāls izmeklēšanas. Es neteicu, ka... Punkts 2. Tagad jūs klausieties, es runāju. Es klausījos jūsu tirādes. Punkts 2. Redziet... Ar to privatizāciju. Jūs tā lēnām pār tiltu. Šajā modelī 51% valstī paliek jūsu zināšanā. Un 51% ir tas, kam ir kontrola. Kas attiecās uz biblioteku. Es, protams, nezinu jūsu nostāju. Es negribu jums pārmest šeit neko. Mēs esam ieguldījuši 15 miljonus. Mēs varam, protams, viņus norakstīt, bet tas nenozīmē, ka uzreiz mēs spēsim to summu, kas vajadzīgi finansēt. Mums ir finansējums pa gadiem, un mums ir jāatbild, kāda būs šie finansējuma avoti, ņemot vērā viss arī finanses situāciju. Un pēdējais, ko jūs tur sakiet, par tām pensijām. Tie ir kaut kādi jūsu sapņi. Ko man te dokuments likt priekšā, ka paaugstinājām uz 150, mēs izvēlējamies pensionāru federācijas reāli ciparu, ko viņi mums nolika. Starp citu normatīvos aktos iztiks minimums nekur nav. Un es saprotu, ka jūs lasīt mākiet. Mēs esam pieņēmuši precīzi plānu arī kā tālāk rīkoties. 1. jūnijā ieraudzīs pensionāru piemaksas, un ne tādu, ko noteica iepriekš pirms tam, bet citādi, daudz lielāku. Un starp citu ar indeksāciju jūs pārsteigs arī oktobrī, jo laikam te jūs izdomāsiet kaut kādu citu variantu. Kāpēc mēs, piemēram,
indeksēsim pensijas arī pēc nākamajā. Bet neiesim detaļās. Jūs devāt atbildi. Jūs devāt tieši tā. Jūs devāt atbildi, bet bez detaļām. Vēl kāda maza replika? Es domāju, ka Godmaņa kungu pārsteigs Latvijas iedzīvotāji pensionāri, tai skaitā aizejot parakstīties par grozījumu. Pēc brīža parunāsim par šo referendumu. Vēl divas opozīcijas partijas, kā vērtē, ko vērtē? Nepaukstināt pensijas, es vienkārši turpinot to, kas bija uzsākts. Tas nebija iespējams, jo pie šīs inflācijas, ja pensijas paliktu pie tās vecas indeksācijas, tās būtu pilnīgi noziegums. Vienkārši tā maz piebilde, bet, protams, tas ir apsveicams, ka pensijas ir paaugstinātas vairāk nekā tas bija iepriekš, gan absolūti stipros, gan arī relatīvi. Tas ir ļoti labi. Un neviens nevar noliekt, ka Godmaņa kungam ir krietni labākas komunikācijas iemaņas tagad, sevišķi ņemot vērā, kā Kalvieša kungs, kā premjerministrs, viņš nevarēja palieloties ar sevišķi labām iemaņām. Tas nebija viņam raksturīgs. Un premjerministram viņš mēģina apzināt problēmas, bet jautājums paliek ļoti vienkāršs un ļoti svarīgs. Vai, lai atrisinātu problēmas, kas ir valsts un kas ir ekonomika, par ko tiek runāts, vai pietiek ar to problēmu apzināšanu, vai tomēr vajag arī kaut ko darīt. Un ja mēs sākam ņemt visu sarakstu, kas ir izdarīts, mums ir daudz lēmumu, kas ir vērtējumi neviennozīmīgi, sākot ar to pašu biblioteku, un mums nav nemaz tik daudz lēmumu, kas ir vērsti uz ekonomikas situāciju uzlabošanu. Mums paliek jautājums, vai mēs kaut ko darīsim ar nodokļu sistēmu vai nedarīsim. Un paliek jautājums, vai mēs darīsim kaut ko ar Latviju vai nedarīsim, jo viņš reāli tiek devalvēts katru dienu ar inflāciju, bet mēs mainīsim kursu vai nemainīsim, vai mēs darīsim kaut ko ar koridoru. Tiešām domājat, ka šāds jautājums ir reāli dienas kārtībā par Latviju devalvāciju vēl aizvien? Lats reāli tiek devalvēts, ņemot vērā inflāciju. Katru dienu par latu var pirkt mazāk. Tas arī nozīmē devalvācija. Tas vienkārši tā turpinājumā. Jā, es saprotu, ka jūs nevar pieskaitīt nekādā veidā Latkovska tekstu turpinājumam par Šleseru, jo Šleseru balsojumā Saeimā jūs atbalstījāt, tad tur jūs atšķirās. Par Šleseru es pateikšu vienu lietu, ja man atļaus. Tā diena, ceturtdiena, kad bija balsojums par Šleseru, avis diena man nolamāja par to, ka tas ir prokrieviska pozīcija atbalstīt Šleseru. Un tāpat diena biedru un PCTVL man nolamāja par to, ka tā ir antikrieviska pozīcija. Vai jūs varat kaut kādu veidu un tā apredzīrīts un pateikt? To jūs ar dienu apredzīļājķis, bet lūdums valodu, jā, lietojam latviešu šeit. Bet labi, es saprotu, ka tie bija galvenie uzstādījumi. Mitrofānov kungu uzstādījumi? Ir tāds teiciens, ka dzīve ir īsa, bet dziesma ir gara. Un garos gados mēs dzirdējam par komunikācijas trūkumu. It kā viss notiek pareizi, bet ministri, labai politiķi nevar komunicēt ar tautu, un tauta nevar saprast, kas notiek. Godmaņa kungs pats ir teicis, ka salīdzinot ar decembrī dzīve ir pasliktinājusi. Tas ir objektīvi apstākļi, ko tur mēs varam gaidīt. Un izmainies arī tautas attieksmē. Ko mēs tagad novērojam, ir vidējā šķīra vai klases dumpis. Iepriekšējos gados daudzie cilvēki, viņi saka, dzīvo drusciņ labāk. Teiksim, sakot ar 2002. gadu. Bet tagad visas cerības ir kaut kur tālu uz tālāko dzīves uzlabošanu. Un ja pat tagad valdībā teiks, ka rīt mēs izmaksāsim katram cilvēkam 1000 latu un burko ar ievārījumu vēl papildus, tad tauta neticēs. Un teiks, jā, šie ministri atkal kaut ko grib tur nozagt, kaut kādu schēmu grib organizēt. Ko darīt? Ko darīt? Vēl par kļūdam un par labu, ko valdībā ir izdarījusi. Protams, ka labs bija gājiens, ka paaugstinājis drusciņ pensijas, bet pateicoties tiem draudām, kuru izraisījuši šīs referendumā drauds. Jā, referendumu par pensijām. Tas bija izdarīts, bet bija spiediens arī no sabiedrības. Un tas ir pareizi, ka valdība uz to reaģējusi. Mēs arī ceram, ka līdz gada beigām vēl izdosies piespiest valdību vēl paaugstināt pensijas. Bet kas bija izdarīts nepareizi? Nebija pieņemti lēmumi par eksporta atbalstīšanu. Es, gatavojoties šodienas sarunai, es atradu dokumentus, kuri ir ar datumu 2002. gadu, 2004. gadu. Tad bija visa koncepcija izstrādāta. Bija tikai jāpaņem tur kaut ko, jāizlabo kaut kādi sīkumi un jāvirza uz priekšu. Eksporta garantijas, eksporta apdrošināšana, lai veicinātu ekonomiku. Jo mūsu ekonomika, kāpēc tā atrodas krīzē? Tāpēc, ka tā ir balstīta uz spekulatīviem darījumiem. Tā ir spekulatīva ekonomika.
bet nevis ekonomika, kur ir balstīta uz ražošanu, uz eksportu. Un tas ir mūsu vājākā vieta. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums par komunikāciju ar tautu. Kā var, teiksim, droši strādāt valdībā, kuras premjeras ir partijas, nu, teiksim, pārstāvis, kurai uzticība ir tik zema, ap 3%. Nu, PCT vēl... Jā, mums apmēram tā pati ir tā paša uzticība, bet mēs esam iztērējuši 100 reizes mazāk reklāmas nolūkiem. Tas jau papriekšēlēs. Un pēdējais trūkums, ko ir izdarījusi valdībā, tas ir jautājums par elektrostācijas būvniecību un papildus nodokli, par kuru maksās visi patērētāji par jaudu. Nevis pat par patērēto elektrību, bet par potenciālu jaudu, kuru var... Labi, pēc brīža pieķersimies ar elektrostacijai. Es gribētu, man pārsteidz īstenībā, ka visā riņķī neviens nepieminēja pirmās parakstu vākšanas rezultāts. Ja man liekas, ka tas gan ir bijis aizdītajos mēnešos viens ļoti izmērāms rādītājs, vai vismaz viens uzskatāms rādītājs, ka parakstus par šiem grozījumiem Satversmē savāc. Zadlerkungs, pirmkārt, bija tā, ka jūsu iniciētā komisija nāca ar tādu maigu, bet tomēr kritiku par šiem grozījumiem. Vai jūs vērtējat, ka šis arī bija jau pirmais uzticības kaut kāds tāds rādītājs, kas ir noticis attiecībā uz Saeimas atlaišanu, un otrs, kas būtībā runā par šo pašu koalīciju? Un šobrīd īstenībā šis sniega pika lēnām sāk vēlties tālāk. Kas tad ir jūsu pozīcija šobrīd drīz vien virzot tālāk uz Saimu šo projektu? Vai jūs viņu tā kā virzat ar ideju, ka viņš būtu Saimā jāpārskata, jāgroza, vai jūs vienkārši sakat, lai tā sniega bumba ripo, un ja tauta tagad pieņems tādu lēmumu, un tas ir demokrātiski, tad lai viņš notiek? Pirmkārt, šie divi procesi nebūtu jāliek vienā kulītē. Tātad tautai ir nepieciešamība, viedoklis, kad viņi grib sev tiesības noteiktos gadījumos, noteiktā kārtībā atlaist pašas ievēlētos Saimu. Un tas radās pie šīs koalīcijas tikai ar citu premjeru? Es domāju, tas radās daudz dažādu apstākļu dēļ. Mēs attīstāmies kā demokrātiska valsts, un šī nepieciešamība lēnām ir briedusi. Mēs jau redzam, ka ir vairāk 100 000, kas ļoti skaidri pauž savu viedokli. Šim procesam jānoiet līdz galam. Pagājušajā vasarā, sākot pildīt savus pienākumus, man bija nojauta un arī tāda prognoze, ka šis jautājums kļūst aktuāls pēc kāda laika. Un man satrauc tas, ka Latvijas Satversme ir mainīta 9 reizes. Un dažreiz pat tā mainīta vienas nedēļas emocijās. Mēs paņemam pantu par valdības likumdevēja tiesībām. Un tikai vienu reizi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā šis process tika plaši apspriest, šie grozījumi Saimā tika plaši apspriest, un arī tad tās inicēja prezidenta Vairvīģa Freiberga. Jo būtiskākais ir tas, lai katram pilsonim, kas jūt šo vēlēšanās, kad šī norma ir nepieciešama, būtu ekspertu un konstitucionālo tiesību speciālisti skaidrojums, kāda šī norma vislabāk ir ierakstāma Satversmē. Un to ir šī konstitucionālo tiesību komisija izdarījusi. Ziniet, juristi ir daudzi, un viņi var vērtēt dažādi, un arī vērtēt dažādi. Piekrītu. Pirmais, kad bija šis slēdziens, mans uzsaukums bija vērtēt. Vērtēt arī no citu juristu viedokļu, vērtēt no sabiedrības, no politiķu viedokļiem. Bet tagad jums ir jāvērtē. Koalīcijas politiķi saka, ka šitais ir pilnīgi garām projekts, ka Saima var atlaist 15% vēlētāji, kas ir nepareizi, nedemokrātiski un atžgāni. Jums, kuram prasīja Zatlera atlaid Saimu, tagad ir jāsaka, vai šis projekts ir normāls un demokrātisks, jeb jūs piekritat koalīcijas argumentam, ka viņš ir nepareizs? Ja jūs domājat tautas iniciatīvu, tam ir jāiet savs juridiskais process no A, kur tas sākās, līdz Z, ka tas arī beigsies. Un šo procesu nevajag nekādā veidā ietekmēt. Tautai pašai ir jāpasaka savs viedoklis. Ja mans prezidenta viedoklis ir, ka šī norma ir nepieciešama, tad man nākošais soļi būs pavisam konkrēti. Būs šis te komisijas gala atzinums, tad visiem argumentiem paplašinātājs, ne tikai idejas līmenī, ar ko es iešu arī pie Saeimas juridiskās komisijas. Kopā mēs ar viņiem par to runāsim. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ir nepieciešams šo te
viedokļu diskusiju no juristiem, kas nav piedalījušies šajā procesā, kam ir savu viedokļu, un tad es tos virzīšu kā prezidenta likumdošanas iniciatīvu. Bet šobrīd jūs piekrītat? Šobrīd es tieši tā rīkošos. Jo, ja šī nepieciešamība ir kaut kur gaisā virmo un ir skaidri no tautas izteikta, es uzskatu par savu pienākumu šo darbu izdarīt kvalitatīvi līdz galam. Bet tātad jūs atbalstat, ka šāds projekts ir jāvirza, jeb jūs atzīstat, ka koalīcijas arguments, ka tas ir pārāk mazs apjoms, ir pamatots? Viss tiek izlemts Saeimā. Saeima ir mūsu likumdevējs. Un šis arī iesniegtie grozījumi ies savu likumā noteikto ceļu. Un tieši to nevienu dienu es viņus neaizkavēšu, bet sekošu līdz šim procesam. Paralēli, būdams pats aktīvs ar saviem likumdošanas priekšlikumiem. Bet nedefinēsiet jūs savu pozīciju. Pār vai pret šim argumentam? Pozīcijas skaidri dokumentu. Tautai ir jādod iespējas atlaist noteiktos apstākļos Saeimu. Šī apstākļi, kādi ir ierakstīti šajā projektā, ir adekvāti, pienācīgi un kvalitatīvi, vai arī koalīcijas pretargumenti pret viņiem ir pareizi un viņi ir jāņem vērā? Ekspertu viedoklis ir pilnīgi skaidrs. Viņi nav detalizēti noteikti, un līdz ar to prasa papildinājumus. Jebkurā gadījumā viņi prasīs papildinājumus. Un jūs piekrītat šādai pozīcijai, ka viņi ir jāpapildina? Jā, viņi ir jāpapildina. Un virzienā kurā? Nu, cik es varu izspiest, tik es to jau spiežu. Es saprotu, ka jūs gribat izspiest no manis šodien konkrētu tekstu, jā, un teiksiet, tas ir prezidenta viedoklis, un prezidents... Ja tas, ko jūs tagad pasakat, ka viņus ir jāpapildina Saeimā, tas nozīmē, ka ir jāgroza redakcija, tas nozīmē, ka ir jāiet uz referendumu un jātaisa alternatīva redakcija. Redziet, latviešiem ir tāds vienkārši teiciens, labāk zīle rokā nekā mednes kokā. Līdz ar to uzskatu par savu pienākumu virzīt šos te grozījumus kā savu likumdošanas iniciatīvu, lai tā zīle rokā kādu dienu tautai būtu. Bet es gribētu teikt, Albert kungs, ka tā nevajadzētu prezidents pie stūrē. Es varu pateikt, nav jau tā viņam jāsaka piekrīt vai nepiekrīt koalīcijai. Tāpēc, kad, ko saka koalīcija? Koalīcija saka tā, ka viņa nodos šo te dokumentus komisijās un neiet runa par to, ka viņi noraida principā šo te situāciju, ka nevar atlaist Saeimu tālāk jau komisijās spriežot, un es domāju politiski un juridiski, būs jāpauž viedoklis, kādam jābūt tam, faktiski tam spēkam, ar kuru var atlaist Saeimu, ko ir ievēlējis tieši tauta. Un te jau vienkāršās kategorijās, jūs gribētu vienkāršas atbildes. Ja mēs runājam juridiski, es savu pozīciju esmu paudis, varbūt es kļūdos, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ja Saeima ievēla tieši tautas kvorums ievēla, tad tiesības viņu atcelt un mainīt iepriekšējo lēmumu ir jābūt tādam pašam kvorum, kas viņu ir ievēlējis. Tā ir mana pozīcija. Bet viņa atkal nav vienota koalīcijas pozīcija šobrīd vēl, vai ne? Es gribētu piekrist tai būtībai, ka, manuprāt, tāda būtu satversmē jāpēc tiesības Saeimu atlaist tautai. Un es gribu šeit tiešām papildināt Godmaņa kungu šo viedokli, jo jūs saprotiet, tiešām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās noteikts iedzīvotājs skaits balsoja par partijām, pa vienu, pa otru, trešots, katram bija savs elektorāts, katram savs skaits. Un ja šis elektorāts arī kādā konkrētā vēsturiskā mirklī saka, jā, mums neapmiena šie Saeimi, tad viņi arī maina. Jūs gribat ierakstīt, lai tikpat daudz nobalsot, un tad ir spēkā. Jā, jo saprotiet, nevar būt, ka viena elektorāta vai kādas grupas interesē. Šo beidzot, visi grib uzreiz. Tas ir diezgan, kā saka... Komentāri, replikas, lūdzu. Jā, es vienkārši domāju, mums tā saruna ir aizgājusi tajā virzienā. Mums tā saruna ir it kā par to, ka tautai būtu kaut kādas šaubas par satversmes formulēm juridisko precizitātu, un mēs tagad viņu kaut kā ideāli noformulēt. Tautai jau šaubas, un šī parakstu vākšana bija īstenībā par uzticību Saeimai, gan tiesiskuma jomā, gan tagad, es domāju, nākošā parakstu vākšana ir par to, kā valdība izturās pret, faktiski ļoti lielu tautas daļu. Un es domāju, tas ir jautājums par neapmierinātību ar valdošo koalīciju un Saeimu, nevis jautājums par likumu formulējumu precizitāti. Atkārtojas scenārijs, ka bija ar to pirmo referendumu par drošības likumiem, ka Saeima tiks pieņemts tas likuma projekts ar izmaiņām.
zināmām izmaiņām, un līdz ar to būs iespēja teikt tautai, kad būs referendums neiet. Ja izmaiņas ir argumentējams, tad ir pieņems, un referendums izgāzīsies, un mums turpinās tā tradīcija. Es gan negribu piekrist prezidentu kungam, ka nevar likt visus tos referendumus vienu kolīti, vajag likt, jo tie cilvēki, viņi grib visu laiku paust savu neapmierinātību. Un Saeima ar tiem grozījumiem, kad bija ar drošības likumu, ka tagad būs ar to atlaišanas likumu, un pēc tam kaut kas būs jaunākais ar pensiju likumu, to neapmierinātību novērst. Teiksim, jā, mēs kaut ko pieņemam. Varam neiet vairs uz referendumu. Viss kārtībā. Runājot par šiem 15%, es domāju, ka tas arguments faktiski neiztur kritiku, ka ir jābūt tieši tādai pašai sabiedrības masai, kas ievēl, un kas tad arī lemj par to, ka... Tāpēc, ka tā sabiedrības masa, kas ievēl konkrētu Saeimu, viņi vēl par dažādām partijām, protams, kā Brigmaņa kungs norādīja. Un tikai daļa no šīm partijām realizē politiku un strādā ar valsts resursiem. Daļa no šīm partijām, protams, ir opozīcijā un nerealizē šo politiku. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka tieši tie paši cilvēki, kas ir neapmierināti ar valdošās koalīcijas darbu, nevar pārstāvēt visu cilvēku viedokļus. Tādā pašā veidā, kā ne visi vēl par koalīciju. Mēs taču negribam, lai visi būtu vienprātīgi, visi vēlētāji vienprātīgi vēlētu balsot. Ka jābūt tik daudz, cik balsoja par opozīcijā savā valsts. Nē, bet šie 15%, tāpēc ir arī ļoti loģiski. Un mums ir jādomā arī par to, kā vispār mūsu elektorāts mobilizējās un vispār cik mums ir vietas, cik mums ir cilvēku uz vietas, kas vispār piedalās vēlēšanās un tam līdzīgi jautājumi. Es tomēr gribētu piekrist Godmaņa kungam. Ja tauta ir ievēlējusi Saimu, tad tas nozīmē, ka viņi tomēr var atlaist arī tomēr liels skaits vēlētāju. Varbūt, man grūti teikt par cipariem, ja? Bet šeit ir viens briesmas. Ja mēs sāksim ar ļoti nelieliem vēlētāju skaitiem šūpot šo laivu, kas tad notiks ar ekonomiku, kas notiks ar biznesu? Mēs tā jau reiz 2 gados mēs vēlam pašvaldības, pēc tam Saimu, pašvaldības Saimu. Mēs laik nodarbojamies ar politiskām spēlēm. Un kad mēs varam pieņemt kaut kādus nepopulārus lēmumus, kas valdībai viennozīmīgi ir... Paldies par jūsu alternatīvo retoriku. Kungi, es saprotu, ka visiem ļoti patīk parunāt par šo tematu, bet mēs nevaram aizrauties bezgalīgi. Paiesim vēl pāris jautājumiem, kas šorīt politiskā dienas kārtībā un par kuriem domas dalās arī pašā koalīcijā. Latvtelekoms, novada reforma, vēl pāris lietas. Te man jāsaka Gerhardt kungu par to lēmumu, kas šonedēļ sākumā ir pieņemts attiecībā uz Latvtelekom privatizācijas modeli. Jūs pieminat valsts intereses un sakat, ka jūs nepiekrītat tam vairākumam, kā lēma valdība par tā saukto Šlesera projektu, kas faktiski droši vien arī ir premjera projekts. Tā kā īsumā, bet tautai saprotamā versijā jūsu skatījums, kā varētu tās valsts intereses realizēt labāk, te skaitā vai ar to retoriku Lotkovs kungs ieprotestēja vai savādāk? Es domāju, ka šis jautājums kļūs ļoti politisks. Gan īstenībā tas ir vienkārši saimniecisks jautājums par valsts kapitāla daļu pārdošanu investoram, iespējamam kādam. Un ir viennozīmīgi skaidrs, ka uzņēmuma attīstība daudz labāk būtu, ja tur būtu iekšā privāts investors, un tas tomēr nebūtu valstī jānodarbojās ar šādu uzņēmēju darbību. Mūsu priekšlikums, kas nāca no tiem ekspertiem, kas piedalās aģentūrā, kas jau ne pirmo gadu runā ar Telijas Soneru, bija šī, ka abas puses piedalās izsolē un izsola tātad Latvtelekom 100%. Bija alternatīvais variants, bija ilgas diskusijas, bija gan juridiskā ekspertīze, gan arī par finansēm strīdējāmies. Un tas gala variants, kas tika pieņemts, par kur mēs arī pievienojām, Tēvzemes ministrs pievienoja savus iebildumus, gan par atsevišķām pretrunām, gan par to, ka mēs redzam, ka varētu arī pārāk liels risks uzņemamās valdība nākotnē ar šādu lēmumu. Es domāju, ka viņš tomēr pietiekoši izsvērts un ir ņemts vērā arī citu koalīcijas partneru viedoklis. Un neiet runa par to, ka valsts turpina ilgu attīstību, bet ka tomēr šī pārdošana tālāk arī notiek, ir ierobežojums to laiku, kā viņš paliek LVRTC īpašumā šīs Latvtelekom. Tā kā šeit ir diskusija, bet daudz atkarīgs no tā, ko teiks Telijas Soneri. Ja? Mēs esam spēruši viņam soli pretīm šī risinājumā. Ja? Mēs esam izdarījuši to, kas priekš viņiem ir vieglāks. Bet viņi jau vakar ir paziņojuši, ka viņi pastāvēs savu sadalīšanas modeli. Nākamais jautājums, vai mēs esam gatavi vēl tālāk iet pretīm Telijas Sonerai, vai mēs tad
iedzenam kādu mietiņu, sakam, nē, ņemam 5 Jā, gadu bet mēs pauzi. šovakar vērtējam valdības darbu. Kas ir jūsu redzējums? Jūs pats bijāt, es saprotu, Godmaņa kungu kopā un tikāties ar viņiem. Šlesers, acīm redzot, arī ir ticies, nezinu, ar ko kopā vai viens pats. Jūsu pozīcija, ka varēja savādāk runāt un palikt pie pirmā varianta? Mana pozīcija ir tāda, ka tā politiskā vēsture, šī jautājuma pacelšana nav devusi pietiekoši iespējas vest kvalitatīvas sarunas ar šiem partneriem, Telijas Soneru. Gan viss šī gaisota, kas ir apkārt, gan šīs politiskās diskusijas, tas bija jāved profesionāļiem, jāstrīdās par katru teikumu, katru sīkumu, par katru santīmu. Un šī gadījumā, kad ir visi šie viedokļi apkārt virmot, Telijas Soneru, kas ir profesionāli uzņēmēji, ko ir noalgojuši, viņi ļoti precīzi ved savu pozīciju. Ja? Un pašreiz tas viņu priekšlikums ir par šo sadalu. Gaidīsim, kāds būs viņa nākamais solis. Ja? Ja viņi piekritīs mūsu variantam, tas ir labi. Ja viņi iet atkal tālāk uz sadalu, es domāju, varbūt tas ir jāapstājas un viss jābeidz sarunas. Jūsu versija iznāk tāda, ka pirmkārt, no pēdējām intervijām pēdējās dienās, pirmkārt, iespējams, ka mēs Latvijas valsts dabūnam mazāk naudas. Otrakārt, mēs valdību akceptējam schēmu, kas iespējams ir pretiesiski, tāpēc, ka tur Rādio televīzijas centra un Latvijas Telekom juridiskais status vispār neļauj viņiem tur savstarpēji veikt tāds darījums. Nu, un tad vēl trešais jautājums, droši vien pārāk pakļaujamies Telijas Soneras diktātam. Tā var definēt. Mēs esam savu lēmumu pieņēmuši. Šīs te juridiskās lietas viedoklis juristiem ir dažāds. Protams, tas arī var novērst laika gaitā, jā. Bet tās sarunas ar Telijas Soneru, kas nav pirmo gadu gājuši, mēs esam izgājuši kārtējo riņķi atkal sēdēsim pie galda, atkal viņi noliks savas prasības par sadalīšanu vai kāds cits, nu, runāsim tālāk. Jūs nepiekrītat, ka Tēvzemiešiem un Gerhardam ir pamatot argumenti? Pēc būtības. Tāpēc jau, ka mēs tikāmies ar Gerhardu kungu, ar Telijas Soneru, un tad bija pirmo reizi viņa prezidents un viceprezidents, ar ko visu laiku bija sarunas, bet es lūdzu, lai būtu noteikti prezidents. Viņš ir tagad ar lielu vāru šajā kompānijā. Un es viņam uzdevu 2 jautājumus. Tas pirmais jautājums bija tieši tas jautājums, kur es biju stādījies priekšā, ka mēs varētu viņu tomēr īstenot. Salikt kopā akcijas un ar Telijas Soneru pārdot izsolē. Tas interesantākais tas, ka viņi tam kategoriski nepiekrīt. Man tā īsti, es prasīju, bet kāpēc? Atbildes bija tādas, tas nav caurspīdīgi, es saku, kā nav caurspīdīgi. Mēs taču šeit paklausīties man līdz galam. Ne, bet nav jēgas stāstīt, kurš ar ko runāja un ko viņi jums teica. Mums ir valdība, kurā ir pretēji viedokļi, argumentēti. Jautājums jums kā premjeram, jums šķiet, ka mēs pareizi darām, ka pie šādiem pretējiem viedokļiem jūs vēlējat uz priekšu vienu versiju. Nu, ko opozīcija nosauc par tur? Nē, opozīcija neko citu nevar tur nosaukt, tāpēc, ka viņi tāpēc tā arī ir, lai tā sauktu. Es domāju tomēr, ka mēs esam tādā ļoti smagā boksa ringā ar pretinieku, kurš ir, daudz lielāks svars. Katrs solis ir smags cīņas rezultāts. Te jau pareizi ekonomikas ministrs teica. Vai varbūt, ka mēs vispār cenšamies runāt ar partneri, kurš beigās nepiekāpsies nekam. Piemēram, par to sadalīšanu mēs nepiekāpsimies. Vienkārši nepiekāpsimies. Ja viņi pastāvēs uz to, mēs nepakāpsimies. Ja viņi pastāvēs tik uz to, lai mēs visi atdodam viņam, kā viens otrs šeit vēlas, pa fiksētu cenu pie tam vēl. Nepiekāpsimies. Nu, tad paliksim tā, kā ir. Neko darīt. Cikat, vai ārlietu ministrs var iedot repliku par šo tēmu? Nu, mums ir politisks jautājums par šo saimniecisko lietu. Teorētiski tas varētu būt politisks jautājums Latvijas-Zviedrijas komunikācijā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi objektīvi politisks jautājums, jo tik liela apmēra privatizācijas process, protams, Latvijas vēsturē nav ikdienas vai iknedēļas jautājums. Es nedomāju, ka Zviedrijas valdība šajā brīdī var kaut ko pārmest Latvijas valdībai mūsu sarunu vešanas procesā. Vai mēs nevaram pārmest viņiem, ka viņi mūs noliek uz ceļiem bišķi? Nu, Tēlī. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Pat labi, mēs esam izteikuši savu piedāvājumu. Skatīsimies, kā varam virzīties tālāk, bet es nedomāju, ka mēs varam nonākt līdz kaut kādām kolīzijām Latvijas-Zviedrijas divpusējās politiskās attiecībās. Tas tikai atnēs par repliku. Bija Kokina kungam par Nē, es nedaudz brīnos, ka pašlaik valdība izskatās kā tāds korporatīvo finanšu firma, kura principā risina jautājums par uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu, sadalīšanu. Es domāju, ka valdības funkcija tomēr ir cita. Un tad, kad valdība saka, ka mēs ļoti uztraucamies mainīt kaut ko, piemēram, nodokļu sistēmā, ja ekonomika iet uz leju, tas man biedē daudz vairāk nekā veids, kādā veidā tiks izvests šis saimnieciskais darījums. Labi.
Jā? Es domāju, ka tā īsti nav. Tomēr valdībai šajā gadījumā jāmēģina atrast atbildi uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Ko darīt, lai novērstu iespējamo monopolu stāvokli, kā panākt labāko transparentu šajā procesā, kā iegūt lielāko naudu un kā novērst to, lai neienāk šajā darījumā kāds ļoti šaubīgs uzņēmums. Un tās ir 4 lietas, kas nav klasisks, vienkārši viens komerciāls darījums. Neiespējamā misija, jūs tikai uzskatāt 4 lietas. Ja mēs īstenosim to variantu, ko mēs tagad cīnāmies, mēs pirmkārt būsim dabūjuši tele ārā no Telekom, viņi būs tikai LMT. Otrkārt, mēs būsim tos 49 pārdevuši, atlasot pretendentus un piedāvājot labāko cenu. Un treškārt mums būs 51% kontrolē. Tikai varbūt ne maksimālu cenu ieguvuši, un varbūt tas jūsu schēma ir pret Latvijas likumiem. Nu, tas ir tēvzemiešu pozīcija. Ja būs nepārvaram likuma brīvi, mēs nevarēsim rīkoties. Kokina kunga viedokli šim jautājumam. Labi, man ir jāiet uz nākamo. Mēs jau tā īpaši negribētu tur paši pārdot, tikai mums tā ir tā. Tik tālu esam nonākuši. Paprasiet jebkuram masu mēdījam, jums pašam sev paprasiet. Vai tad jūs prasīsiet par to man, vai jūs prasīsiet firmai, ko mēs noirēsim? Es gribu redzēt, kā jūs tādu firmu akceptēsiet, kas to darīs. Es gribu redzēt. Pēc kam atcerēsimies, kas tā bija pa firmu, ka bija 97. gada privatizācija ar 18 miljoniem un kur viņi aizgāja. Labi, par transparenci pieminējāt. Transparenci ir pirmkārt Dēlnas kompetence, otrkārt transparenci ir projektā, kas saucās Nacionālā biblioteka šobrīd, ko daudzi arī mēdījos pēdējās diennakts laikā izvirz retorisko jautājumu, kāda jēga Dēlnai uzraudzīt transparenci bibliotekas darījumā, ja vienā vakarā novienojās par kaut kādu vienu un tā cenu ar sarunu procesu rezultātā, un nākamā dienā valdība visu šo projektu akceptē un aizlaiž. Kas ir, Čigāns kundze, jūsu komentārs, kas notiek ar bibliotekas celtniecības projektu? Jā, šobrīd ir pilnīgi skaidra tā situācija, ja mēs runājam par to, ko Dēlna var un ko Dēlna nevar nodrošināt šādā procesā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis process ir iegājis tādā jaunā gultnē, kad ir pieņemti lēmumi, kas reāli nozīmēs to, ka lielā apmērā tiks tērēti budžeta nodokļu maksātāju līdzekļi. Un šī brīdī ir jāsaprot, ka, lai nodrošinātu šī procesa godīgumu un atklātību, ir jāiesaista daudz plašāks partneru loks tajā ziņā, ka ir jābūt daudz plašākam organizāciju lokam, kas varētu potenciāli nodrošināt. Jūs runājat vajadzīgs izteiksme. Vakar valdība pieņem lēmumu. Kas notika? Kur jūs nekliedzāt, nedzirdēja, ka jūs kliedzāt, ka kaut kas jāiesaist, jūs paziņojums pirmdienas vakarā neizskanēja publiski? Tāpēc, ka mums notiek ļoti nopietna diskusija par to, kā šo iesaisti ir iespējams nodrošināt. Un, protams, ka ja mēs būtu uzreiz klieguši, tad tas nozīmētu, ka mēs to visu procesu turpinam tā, kā tas ir bijis līdz šim. Bet šī gadījumā, kā es saku, ir pieņemti ļoti nopietni lēmumi un ir skaidrs, ka tas process iet uz priekšu, un tāpēc mums arī ir jāpārskata un jāpaplašina šīs darbības metodes, lai vispār kaut kādā veidā varētu līdz dalīties šajā projektā, jo citādi tāda organizācija kā Dēlna, ņemot vērā šo projekta milzīgo apjomu un arī sarežģītību, var nonākt situācijā, kur mēs kalpojam tikai kā tāda izkārtne, ka mēs šeit esam un mēs kā smuki jūs aizrunājaties līdz tam, ka jūs varētu būt izkārtne, līdzīgi kā kuģniecības gadījumā Dēlna bija izkārtne. Bet jums ir kaut kāds šobrīd starpziņojums vai valdības lēmums, jūsuprāt, ir tā kā normāls vai aizdomīgs? Līdz šim saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju mums tā procesā gaitā mēs nevaram izteikt nekādus konkrētus pārmetumus, ņemot vērā mūsu iesaisti un to darbību. Bet šī gadījumā mums ir tiešām lielā mērā arī jāpārskata tā darbības forma, lai varētu tiešām arī to darīt jēgpilnāk. Izvairīgi jūs te runājat. Tikko pa santimiem reiķinājumu, cik daudz būs pieliks katram pensionāram salīdzinājumu vecu indeksācijas sistēmu ar jauno, vai tagad ir tiešām ir tas pareizākais laiks? Mēs necelsim biblioteku uz kredīti, mēs necelsim biblioteku uz budžeta deficīta rēķinu. Mēs celsim biblioteku pa gadiem. Bet jūs celsiet biblioteku bezmaksās. 135 miljonu lati. Ko lūdzu? 135 miljonu lati. Tas nav bezmaksas projekts. Summa. Protams, ka kopējā. Un tā kopējā summa netiks izmantot vienā gadā. Nevajag te tracēt. Kas ir tie eksperti, kas novērtē šīs summas adekvāti? Kas ir tie eksperti, kas novērtē faktiski atzinumu rakstisku
par šo te summu un par izcenojumiem mums sniedz visu asociāciju pārstāvu rakstiskā veidā. Nu, tāda Vēstulē, ko pievienot klāt. Savu būvnieku nozara paši pa sevi. Iedošana, nosauciet cits. Nosauciet cits. Ne, nu var taču neatkarīgs piesaistīt no kurienes. Es pilnīgi apšaubu to, ka 135 miljoni īstenībā, ko mēs uzcelsim, būs stikla karkas. Sabiedrībai liekas, ka nav, un arī sabiedrībai pa atklātību dēlnu, nezinu, kāpēc attiecīgā institūcija 3 jaunie brāļi nav iesniegusi izcenojumus. Man tādi ir. Un izcenojumi ļoti interesanti. Izrādās, ka par 135 miljoniem mēs celsim tikai karkasu. Telekomunikācijas nav paredzētas izmaksās. Nav paredzēts dzēsēšanas sistēma, mēs labi saprotam, tā ir stikla ēka, kur balstīsies uz šo. Nav paredzēts ne apsardzes sistēmas, ne piekļūs sistēmas, ne video novērošanas, ne telefonu, ne datu tīkli. Ir izslēgta ārā jumta apkalpes un tīrīšanas aksesuāru montāža, bez kā nevarat iedomāties, tā ir pilnīgi stikla ēka. Nav paredzēti iekšā pat pazemes autostāvvieta. Vai jūs piemetat vēl kāds 50 miljonus? Tas ir karkas, ja ne dubultā. Līdz ar to tā ir sabiedrības mānīšana, mēs ceļam čaulu par sabiedrības naudu. Un šīs lēmums tika pieņemts uz likuma pamatā. Un kas notiks pēc 2 gadiem, ja būs skaidrs, ka trūks naudas, lai pabeigtu celtniecību? Likums tiks mainīts. Un šīs budžets tiks paplašanās. Es domāju, ka pilnīgi pieņemot sabiedrības interesi par šādu naudas līdzekļu izlietošanu, es domāju, ka te nevar šaubīties, ka gan opozīcija, gan dēlna, es nezinu, Knāps, visi pārējie ļoti rūpīgi raudzīsies uz to, kā šī nauda tiek tērēta. Bet nevajadzēja ļaut paraudzīties kādu nedēļu, nevis viens dienas laikā pieņemt lēmumu. Tas, ko es nevaru tomēr pieņemt kā argumentu, apmēram tā, ka ja šo būvi ceļ Indriķis, tad ir slikti, ja ceļ Indreks, tad ir labi. Bet mēs jau tā vēl nesakām. Nu, ļoti tūtām. Nē. Ļoti tūtām. Nē, nebūtu, nē. Bet ja Indriķis ceļ un, teiksim, nu par stipri lielāku pīrāgu, tad viss ir ok, lai tik viņš ceļ. Valdība pieņem lēmumu, ka līgumu, kur slēgs aģentūra ar attiecīgo aptaujas uzvarētāju, valdība izskatīs lūdzu, dakiet visu šo sēdu, atklāt sēdu, izsakiet visu savu speciālistu. Kā es te dzirdu. Kāpēc jūs tagad jau nevarat publiskot tāmi? Kas pašlaik lietas? Kāpēc pašlaik tāmi nevar publiskot? Kāpēc daudz nav iepazīstināti? Jūs nākat uz valdības sēdi, tur tikai tām turpat līgums tiks skatīts. Viņš netiks parakstīts bez valdības izskatīšanas. Nākiet, piedalīt. Bet vai jūs varat man pārliecināt, ka jūs runājat par to, ka 2009. gada būs ierēģu optimizācija un daudzi pazaudēs darbu un tā tālāk, jo mums ir ekonomiska krīze. Vai jūs varat man pārliecināt, ka tagad ir īstākais laiks izterēt 135 vismaz 135 miljonus Nacionālajai bibliotēkai? Mēs netērēsim 135 miljonus vienā gadā. Otrkārt, mēs viņus netērēsim tad, ja budžeta deficīts neļaus to darīt. Mēs neņemsim kredītu dēļ tā. Tas viss ir saistīts ar līdzekļiem, kurus mēs drīkstēsim izmantot vai nevarēsim. Saprotiet, nevajag stāstīt, ka mēs uz kauliem būvēsim bibliotēku. Bet tas, ka mēs viņu būvēsim, un tas, ka ir jānoslēdz tas process, kas mums ir 20 gadus, un tas, ka mums ir gan kaimiņu uzbūvēšana, gan ne tikai kaimiņu, arī starp citu Lukašenko uzbūvē, pie kam savāks $10. Jautājums jau ir pat cik. Zadlerkungs, vai pa šiem diviem sabiedrībai acīm redzami aktuālajiem jautājumiem par Latelekomu un Nacionālo bibliotēku? Jūsuprāt, tā transparence, tā komunikācija sabiedrība, viņa ir pienācīga vai nav? Šie divi lēmumi ir jāuzskata par 101. dienas lēmumiem, jo tie faktiski tika pieņemti dienu apakaļ. Ja? Un neviens no mums šeit sēdošajiem, un pat ja mēs pieaicinātu šeit ekspertus, un mēs pieaicinātu šeit dažādu organizāciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvis, šobrīd nevarētu uz tiem jautājumiem atbildēt. Un viss, ko mēs šodien darām, ir spekulācijas. Kas valdībai ir jādara turpmākajā mēnesī vai 2, kad šis process ies uz priekšu, ir rūpīgi jāstāsta un jāargumentē. Un es piekrītu dzirdēju no Godmaņkunga pilnīgi skaidru uzaicinājumu gan Dēlnai, gan arī opozīcijas pārstājiem ierasties valdības sēdē un ar savām ausīm dzirdēt argumentāciju, saprast, tiesībām uzzināt, pārjautāt un tā tālāk. Jo uztversim šodien to kā principiāls lēmums. Labi. Šis process vienmēr ir sācies. Kas būtu jādara, Zadlerkungs, attiecībā uz novada reformu šobrīd valdībai un parlamentam, zinot to, kas notiek atkal nevienprātībā attiecībās gan koalīcijas iekšienē, gan, es domāju, visā valstī? Ja vienalga kāds politiķis uzskata šo jautājumu par tādu
lai tracinātu sabiedrību vai arī visu laiku iztaisītu tādas bāžas, ka tas apdraud valdības stabilitāti. Es domāju, ka šis politiķis māna pats sevi nākotnē un māna arī savus vēlētājus. Teritoriālā reforma ir jāpabeidz. Šajā reformā ir soļi jau paveikti, kas bijuši ļoti sāpīgi. Un kāpēc mums būtu jāgriežās atpakaļ un otrais jāiet sāpīgiem soļiem cauri? Un primāri tomēr ir pieņemt likums, kas attiecās uz šo reformu. Un tad beigās pielikt punktu arī, kāds tad ir pēdējais modelis. Ja mēs mēģināsim visu laiku revidēt jau pieņemtus lēmumus, tad tas liecina par politisku bezatbildību un arī valstisku bezatbildību. Un es domāju, ka šis process vienkārši ir drusku strīdīgs un arī visu laiku mūsu tā ažiotāža ir daudz lielāka nekā pašas reformas būtības brendžets. Bet jūs redzat vidusceļu, ja jūs redzat vienu, kam ir taisnība un vienu, kam nav taisnība? Vidusceļš ir ļoti vienkārši. Sēž premjerministrs, kurš vada valdību, ja, un tomēr rūpēsies, lai šie viedokļi tik saskaņot. Es argumentēšu ar divām lietām, kas man ir šī mēneša svaigā atmiņā. NATO samits Bukurestē, kur ir pietiekami liels skaits valstu, kas dažu stundu laikā no pretējiem viedokļiem var nonākt līdz konsensus, un tā ir demokrātija, uz kuru mums ir jāiet. Un arī kaut vai pēdējais Nacionālās drošības padomes sēdes protokols, kurā skaidri rakstīts, ka mēs varam diskutēt 5 stundas un beigās nonākt pie konsensus. Un es neredzu nekādu atšķirību šajā jautājumā, ja valdība nevar diskutēt un saskaņot šos viedokļus un dabūt šo konsensus, kas ir nepieciešams Latvijas valstī, Latvijas valsts iedzīvotāji. Pirms es dodu Brigmaņa kungam vārdu, jūs pats pieminējāt Kažociņa kungu, nu nevar nepajautāt, ja Tautpartija ministrs un arī Nacionālās drošības padomes biedrs Egliņš pēc tās konsensus sasniegšanas pēkšņi sāk kurināt naidu un teikt, ka ASV vēlme bija Kažociņu dabūt, un, protams, gan premjers, gan prezidents šodien saka, ka viņi nav ietekmēti. Ietekmēti jūs varbūt, es ceru, nesat. Vēlme bija ASV partneru vēlme? Es ļoti skaidri atbildēju žurnalistiem. Varbūt man prezidents stāja pietiekami stingri un noteikti, ja, man šādas ieteikmes un pat vēlmes netiek izteiktas. Es reprezentēju Latvijas valsti un uzskatu, ka jebkurš šāds mēģinājums, ja, ir aizvainojums Latvijas valstīm. Piekrītu. Tad Segliņš melo, ka bija vēlme? Es domāju, ka Segliņš nemelo. Protams, ir ļoti... Pagaidu, kāds melo? Es atvainu. Ļoti liela vēlme tagad šeit no šī uztaisīt kaut kādu iekšējo intrigu. Protams, ka Amerikas Savienoto valstu pārstāvi ilgstošā laika periodā, ilgstošā, arī vēl pie pagājušās valdības dažādos formātos, arī iepriekšējie prezidentē bija pauduši pozitīvu viedokli par sadarbību starp mūsu sābu un viņu attiecīgām struktūrām. Gan gatavojot NATO samitu Rīgā, gan gatavojot prezidenta Buša vizītes. Tā kā amerikāņu viedoklis, ka viņiem sadarbība ar sābu Kažociņa vadībā ir pozitīva, es domāju, un tagad vēlme? Nekāda vēlme. Tā, par kuru runā Segliņš. Bija vēlme. Godmīkums bija vēlme. Es gribēju tomēr pabeigt par reformu priekš. Jūs tā ātri... Nē, es taisni gribēju aizķerties ar šitā un tad reformu. Es varu pateikt to, ka tā, ka mēs spriedām komisijā, mēs apspriedām visu ko, gan vēlmes, gan nevēlmes, gan iespējas vai neiespējas. Bet kāpēc mēs pieņēmām lēmumu, to visprecīzāk pateica valsts prezidents pēc sēdes. Man nav šeit ko piebilst. Tāpēc tik ņemt vērā visi aspekti. Un kandidatūra, kur atbalstīja tātad drošības padomu, ir tā, kas visvairāk varētu šos te izvirzītos aspektus arī izpildīt. Viss, bet par reformu es pateikšu tomēr... Es varētu nobeigt par to Kažociņa jautājumu. Tā neiet tik ātri pār šīm nopietnām lietām, tā lēnāk drusku. Es, ja būtu ēties līdz pusnaktī. Pielikt to punktu tomēr par Kažociņu. Bija skaidrs 3 sēdes, kurās pirmajā es uzstādīju jautājumu, ka mēs lemjam par to, kā mēs šo procesu vadām. Otrajā mēs skaidri un gaiši zinājām un izvērtējām un noklausījāmies visus 3 drošības dienestu vadību. Un šī ilgā sēde bija tieši tāpēc, ka mēs konkrēti analizējam viena konkrēta dienesta savu darbību līdz šim un kādai viņai būtu jābūt nākotnē. Un pēc tam, kurš no pretendientiem var to vislabāk realizēt. Ļoti loģisks lēmums, un es domāju, nevajag no šā taisīt nekādā ažiotāža. Labi, netaisam. Nu, novada reformas ir ažiotāža. Vai jūs redzat to konsensus? Es pirmām kārtām redzu, ka tā ažiotāža ir diezgan liela izpūsta, cik viņa īstenībā ir. Un, protams, tas jautājums, par ko es gribu atgādināt, ka sākās novada reforma, ja? Mums bija pār 400 pašvaldības. 450 pār. Jā, tur
Mēs patreiz esam pienākuši pie situācijas, ka mums jau ir 102 novadi, kā saka, kur vairāk vai mazāk tā vienošanās ir panākt, un ir apmēram 34 pašvaldības, kas pasaka tā, mums ir savu pašvaldību viedokļi, mums ir iedzīvotāji aptaujas, mēs esam izvēlējušies ceļu būt atsevišķi kā pašvaldības, kā novadi. Tad tas stāsts ir, ka mēs esam nonākuši no 450 jau līdz šādam skaitlim, un tagad tā ieciklēšanās ir to, ka mēs pasakām šitiem te pašvaldībām, mums nedara jūsu lēmumi, mēs nepieņemam jūsu iedzīvotāju viedokli, mēs jau pievaram acis un pasakām, tie tikai tie pagastveči, kas tur cenšas šito lietu uzturēt, kaut gan tas ir pilnīgi aplams viedoklis, ja pamatā tur visur bija paši iedzīvotāji vēlmes, viņi redz, ka tās pašvaldības var strādāt un būt. Mūsu piedāvājums ir tāds. Bet pretī jau ir arguments, ka tie vienkārši ir pa mazu vienības, lai viņas varētu funkcionēt kā novada. Tātad, es jums uzdevu, jūs zināt, cik liela ir vecpiebalga, jaunpiebalga, kas tika ir atstāts? No galas, protams, es nenosaucu iedzīvotāju skaitu, daži tūkstoši. Daži tūkstoši, jā. Un tie ir atstāti kā novadi. Un tur nav nekāds arguments tās iedzīvotāji. Bet jūs uzskatāt... Pabeigšu otru bloku, jā. Otru bloku. Tad pirmais bloks ir šis, kas skaitās par to pašvaldību skaitu. Un jūs stāvēsiet un nepiekāpsties par šiem? Es domāju, ko mēs stāvēsim. Pirmkārtām šis pašvaldības ies uz Satversmes tiesu, uz augstāko tiesu, kas ir mūsu valstī. Jā. Un viņas iet un savas tiesības aizstāv, un mēs viņus tajā līmenī atbalstam. Otrs jautājums bloks ir visu šo likuma projektu pakete. Nevienā brīdī mūsu apvienībai nav bijusi doma šo paketi bremzēt. Un neviens nevar aizliegt deputātiem sniegt iekšā savus priekšlikumus, savus viedokļus un parlamentārā veidā, parlamentārā diskusijā šo savu viedokli aizstāvēt. Jautājums ir par to, kur tas lielākais sarunu bloks un kur ir viedokļu daudzveidība. Te nav pretrunas, te nav kāda pretstatīšana. Tas ir par to, kādu mēs redzam šo saucamo otro līmeni. Kādu mēs redzam, vai viņam jāvirzās paralēli, vai viņam jāvirzās, jānotiek kaut kur pēc tev. Kur paliek visas šīs rajona funkcijas? Tas ir normāls diskusija, kas ir caur politiskiem spēkiem un parlamentu. Un es nesaprotu, kāpēc tas tiek pacelts par jautājumu, ka, lūk, ja tas ir tā, tad tagad valdība krīt un kaut kur tas nav pareizi. Restīvi, jūs neredzat, ka tas varētu būt valdības krišanas jautājums, vienkārši tas ir balsojums Saeimā. Man ir drusciņ jāievelk viena elpa pirms pēdējā mūsu raidījuma 10-11 minūtēm, ir maza reklāmas pauze, lai mēs dabūtu pilno ēteru. Reklāmas pauzi mēs pēc 10 minūtēm noslēdzam, pēc pusotras minūtes noslēdzam ar pēdējām 10 minūtēm par to, kas valdībā acīm redzot vēl ir šie turpmākie jautājumi, turpmākajās dienās, mēnešos darām. Reklāma? Mēs turpinām par novada reformu, vienkārši tāda reklāma bija jāieliek šajās minūtēs iekšā. Brīmaņkungs nodefinēja savu definīciju. Premjera pozīcija un jaunā laika pozīcija, kas šodien nāca klajā ar versiju, kā Tautas partija jau ir vervējusi viņas uz pārunām par šīm tēmām. Man pozīcija ir sekoša. Varētu, ja mēs varbūt ilgi vēl kaut ko darīt, šis gads varbūt nav tas pats labākais reformai, bet ņemsim to jautājumu, ka mēs no 93. gadā to nodarbojamies un vēlēšanas 2009. gadā. Tas nozīmē, ka mēs esam laika limitā. Pirmais, otrais, pilnīgi piekrīt, ka likumi pa priekšu. Pie kam tas likums, kas tagad apspriež arī principus, kritērijas novadiem, pilsētām, novada centriem, kas tagad aizgāja uz Saeimu, ir pirmais likums, kurš jāizskata, jo uz viņa tālāk var arī būvēt pārējos. Tie likumi, kas ir, tad mēs katru mēnesi skatāmies, kā ir likumi saistīti ar visām nozarēm, te iet klāt. Vienlaicīgi, kā jau pareizi šeit teica, tā proporcija pār pa 450 bija pagast, palikuši 30 vienlaicīgi. Protams, ka mēs arī ministrs Zalankungs turpinās arī konkrētas sarunas ar attiecīgo pašvaldību vadītājiem, ņemot vērā, kā šie likumi iemiesos reformu, un es pieļauju, ka arī šo pašvaldību skaits varētu mazināties, punkts 1, punkts 2. Es domāju, ka jautājums par Satversmes tiesu kā visradikālāko formu varētu būt, ka mums izdosies tomēr ar šīm pašvaldībām atrast kopsaucēju. Es ceru, ka zināms kompromiss varētu tikt panākts. Bet ir punkti, kur jūs varat iet pretī ZZS-am? Kur jūs varat piekāpties Zemnieku savienības pozīcijām? Saprotiet, es gribu teikt tā, ja tas ir tikai par skaitļiem, ir ļoti svarīgi, ka tomēr skaitļi kaut kādā veidā tiek atrasts kaut kāds kompromiss arī skaitļos. Jo viņi jau nav mūžīgi, tie skaitļi. Tālāk jau pēc 9. gada var arī tālāk notikt šie procesi.
Tas arī tā interesanti. Mēs it kā gribam izdarīt priekš vienas konkrētas situācijas. Viņa jau mainīsies. Tas jautājums bija konkrēts. Jūs piekāpjaties vai nē? Dobelkungs tikai iestāpinājums. Mēs nevaram šeit tirgoties ar pašvaldībām. Mēs nevaram teikt, ka šitai dosim, tai nedosim. Mūsu uzstādījums, tās pašvaldības, kas iet uz Satversmes tiesām, mēs neatkāpjamies ne no viena. Ja mēs ejam, tad ejam pavisam. Novados balstītā biedrība, ko saka par novadu šo te konfliktu koalīcijā? Nav runa par to, ka nebūtu novadu reformā, runa par to, kas ir mērķis. Un Brigmaņa kungs sākumā, es nezinu, vai tas ir Freits, jums stāvēja līdzās vai kas, manuprāt, bet ļoti precīza argumentācija. Jūs teicāt, katras partijas pozīcijas aizstāvēšana. Tur ir tas, ka novadu reformā ne ekonomiskais, bet patiešām šis partiju korporatīvais. Kaut vai viens piemērs, nesaukšu, bet ja uzprasīs, pateikšu viena pilsēta no lielām pilsētām, tur, kur ir pozīcijas partija, nu pat liels ceļš noasfaltēts. Tur, kur baznīcas tēvs ir ne no tās partijas, tur atstāts puskilometrs, lai nav asfalts. Un te tas ir, un pat ja pieņem, ka ekonomiskā argumentācija ir noteicošā, bet kaut vai Suitu novads, kas ir vienīgais visā Latvijā, ko varētu pārdot, patiešām arī turismus, arī ir ekonomiska pārdot labā nozīmē. Labā nozīmē. Te ir viņiem jāiet Satversmes tiesā, es gaidu maija sākumu, kādā veidā, nu nedrīkst ar vienu striķi visu pārdot. Ir gal galā kultūras vērtības, ir vērtības kaut kas vairāk, kas pēc tam gan ekonomiski atmaksāsies, un šeit šīs partiju intereses, man liekas, ir tas, ka tās ir tik acīm redzamas, un tās nav noslēpjamas. Un ja nebūtu tās, tā būtu cita lieta. Daudz ko var pārunāt, par daudz ko var diskutēt, bet tādā veidā, kā pagaidām iet, tas iet ar varu, un tas ir diezgan... Paldies! Jaunais laiks šodien paziņoja, ka Tautas partija viņus tur mēģinot viņu interesēs ievilkt iekšā. Griezniņkungs saka blefs. Pierādījumi. Jā, mēs pie tā vēl varam atgriezties, bet es gribu teikt, ka reformas izdošanās vai neizdošanās ir pilnīgi atkarīgi no Tautas partijas. Pēdējos 4 gadus un pēdējie 4 ministri bijuši Tautas partijas ministri šajā jomā. Runa jau nav par to, cik daudz būs to novadu vai viņu nebūs. Runa ir par to, ka funkcijas, kas ir vajadzīgas iedzīvotājiem, viņas nav nodefinētas. Piemēram, satiksmes starp novadiem, izglītība, veselība, no tā cietīs iedzīvotāji. Līdz ar to pašlaik šajā Tautas partijas izpildījumā, es varu pateikt, ka pilna atbildība jaunais laiks šādu Tautas partiju izpildījumu nepieņems un neatbalstīs. Tuvākā laikā tiek solīts atbildes uz šo dot likuma paketē. Vai jūs pieļaujat, ka jaunais laiks zemniekiem iebilstot, vai ka jūs atbalstīsiet šo paketu? Vai tāda schēma varētu būt, ka jūs kā opozīcija atbalstīsiet? Mēs sekosim līdz, plus mēs izstrādājam pašu priekšlikums, no kura labums jābūt tieši iedzīvotājiem, nevis tur Tautas partijas pilsētu vadītājiem vai zaļo zemnieku pagastu priekšsādātājiem, bet tieši uz iedzīvotājiem. Un plus tā šantāža, kas Saimā notiek klāja, nav mums oficiāli saruna ar Tautas partiju, nav, bet jebkurš Tautas partijas deputāts, tai skaitā partijas vadītājs, kas atgriezās Saimā, ir neskaitāmas reizes uzrunājis mūsu deputāts ar tieši to, ko šodien Zaķis arī pateica, ar to, ka, Godmaņa valdība beidzot ir jāgāž. Un Briesnīkums saka blefs. Protams. Mums ir dažas pēdējās minūtes, kuras es gribētu izmantot jautājumam par to, kam ir jānotiek vai kam nav jānotiek. Kā šodien tika nodefinēts no valsts prezidenta puses nākamajās 100 dienās. Par to, kas ir darīts, kas nav darīts. Kas ir jūsu uzstādījums, kas ir kaut kāds top 3, top 5, ko jūs, tautas vārdā šajā gadījumā definējat? Un tā skaitā, kā jūs vērtējat to, kas te roda šīs runas par valdības nestabilitāti? Vai jūs redzat, ka būtu objektīvs pamats kaut kādā mirklī varbūt arī sastāvam vai valdībai mainīties? Ja mēs runājam par to, ka ekonomiskā situācija šodien ir sliktāka nekā tā bija decembrī, mēs runājam par to, ka visas valsts ekonomika iet cauri šai atdzišanai un jābūt skaidram, kā mēs šo te lietu vērsīsim par labi, kā ekonomika atkal stimulēsim. Tad ir būtiski, lai valdība tieši šogad ik pa 100 dienām atskaitās. Mums šodien tomēr neizdevās šī diskusija tieši par to, kad un kādā veidā valdība panāks. Bija daži pārmetumi no ekonomistiem un no uzņēmējiem, kad kaut kas netiek darīts, bet tā neizskanēja tas, kas ir tas, kas netiek darīts šodien. Līdz ar to es domāju, ka tā diskusija mums šodien bija tikai līdz pusē veiksmīga tieši par ekonomisko bloku, jo tas ir tas, kas šodien skar katru iedzīvotāju, kā es teicu,
katra uzņēmēja vai arī katra ģimene. Līdz ar to šie jautājumi būtu tuvākajā nākotnē jānoformulē un arī pēc tam 100 dienām jāpasaka. Ja tas arī būtu nākošais, tas ir, kāpēc nāca man šī 100 dienu ideja. Tad, ja mēs tas apmēram būtu kaut kur augustā, mēs būtu skaidri, vai šī prognoze, kad ir šis pagrieziena punkts ekonomikā uz labo pusi, ir noticis vai nav noticis. Un tas mums ir jāizmēra. Prioritāte ekonomika. Pārējās jomās nākamās 100 dienās. Šobrīd prioritāte ir ekonomika numuru 1 un pārējās 3 sfēras, ko es minēju, ieskaitot tiesiskumu nodrošināšanu un arī uzticības palielināšanu. Tas ir jādara paralēli. Ekonomisti, iedodiet sarakstā pirmos punktus, kas jāizdara nākamās 100 dienās. Beidzot, vajadzētu realizēt to, ko mēs runājam gadiem. Ja? Mēs runājam par izmaiņām nodokļu likumdošanā, kaut vai pateikt. Ja? No 2009. gada būs tādas izmaiņas. Spēles noteikumi tādi, mēs spēlējam futbolu, vārti ir 2, nevis 1. Ja? Tātad mēs ejam uz priekšu ar kaut kādu skaidru vīziju, nevis kaut kādas īstermiņa izmaiņas, ja? Atkal šūpojam laivu, mainam valdības, atkal būs kaut kādas, varbūt, jaunas valdības pēkšņi, ja? Saulēcīgs nodokļu izmaiņu plāns. Saulēcīgs plāns, skaidra vīzija, ko tad mēs darīsim ekonomikā, kā mēs celsim konkurētspēju, kā mēs samazināsim smagnējo valsts aparātu, kā mēs mazināsim izmaksas, kā mēs celsim efektivitāti visās šajās lietās. Zatlera kungam absolūti taisnība, ja? Vajag beidzot sākt darīt kaut ko. Jā, budžeta izmaksu samazināšanas jautājums vai pašreizie ieņēmumu kritumi, protams, ir jautājums. Kolkin kungam? Jā, es domāju, ka darāmais ir ļoti skaidrs. Tātad pirmām kārtām ir radikāli jārisina jautājums ar pensijām, jo šī negaidīta augstā inflācija praktiski liela sabiedrības daļa atstāja ļoti liels nabadzības apstākļus. Pensijas atsevišķs temats? Jā. Otrām kārtām ir jādomā par struktūrālām reformām, jo es paņemu te ilustrāciju, nezinu, vai redzams ekrānā, tātad situācija ar mūsu nodokļu slogu salīdzinot ar Eiropas Savienību, un mēs redzam, ka atsevišķās vietās, piemēram, attiecībā uz patēriņu mūsu nodokļu slogs ir par mazu, attiecībā uz darba spēku mums ir par augstu, un attiecībā uz kapitālu mums faktiski šī nodokļu sloga vispār arī nav. Nodokļu reformēšana. Obligāti. Un vēl kāds punkts 3? Un trešā lieta, protams, ir jautājums par efektīvu valsts pārvaldi. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja var pa valsts naudu rīkot dzimšanas dienas ballītes, ja var paaugstināt ministriem algas, tad ir ļoti daudz budžetā resursu citām vajadzībām. Nu, es saprotu, ka pēc vakardienas budžeta situācijas izskatīšanas tas jautājums, kā ar to budžetu plusiem, mīnusiem, tas būs turpmāko jautājumu lemšana. Man vienkārši šeit nav vairāk laika, lai Godmaņkungs dotu garu definējumu, bet dažas pamatēzes. Tātad, ja 100 dienas, faktiski, 100 dienas, pēc 100 dienām mums ir ekonomikā pats galvenais sekojošais. Mums ir sagatavots budžeta projekts 9. gadam, budžeta grozījuma 8. gadā, izejot no reālās situācijas un fiskālās disciplīnas. Un tā skaitā izmaiņas sociālā budžeta izdevumos, jo mums ir jāpalielina izdevumu pensijām. Otrs, mums ir skaidri priekšlikumi par 4 nodokļiem. Pirmais nodoklis - reinvestētā peļņa, ko mēs liksim iekšā budžeta paketē. Otrais nodoklis - Tātad īpaši atlaides uzņēmējiem, kas izmanto nekustamo īpašumu tieši ražošanā, ņemot vērā, ka viņi tiek sisti tagad ar siltumu un elektrības cenām. Trešais nodoklis - iedzīvot ienākumu nodoklis jauns, ko finanses ministri izstrādā, un tur ir viena no būtiskām lietām, kas saistās ar hipotekāro kreditēšanu. Iespējams, ja mēs spēsim finansiāli, es nevaru pateikt, cik tas daudz būs atlaidi tiem, kas ņem mājoklim pirmo reizi savam dzīvoklim, pirmo reizi ģimeni. Šie te nodokļi. Nu, protams, vēl ir viena lieta, kas ir skaidrs, ka arī šodien tiekoties ar moto auto asociācijām, nu, nevaram mēs, mums nāksies pārskatīt arī šos te 2 nodokļus no 3000 kubikcentimetriem aiziesim uz CO2 kvotu principu, ka 14 valstīs ir obligāti. Un otra lieta, ka mēs acīm redzot reālā dzīvi to luksus līniju mašīnām pacels uz augšu. Tā ir pa zem 30 000 eiro, kā viņi apgalvo mums. Un kas attiecās uz sociālo sfēru, ir 2 lietas, kas ir pilnīgi viena lieta man ir skaidrs, cik mēs samaksāsim un cik cilvēks saņems 1. jūnijā. Tas man ir pilnīgi skaidrs. Tas būs reāli, izejot no darba stāža, piemaksas, kas svārstīsies no 15 līdz kaut kādiem 10 latiem. Bet trešā lieta, kas būs mums skaidrs, es ceru, būs skaidrs precīzi pēc 100 dienām,
kā mēs indeksēsim pensijas oktobrī un 150 latu, kāda būs viņu vietā cita robeža. Viņi būs augstāk, tas ir skaidrs, jo elektrība tomēr pacels iztiks minimumu. Paldies, Gondamikungs, ar šo mēs šovakar noslēdzam, bet es ceru, ka tas pa pensijām skaidrība varētu būt pa to plānu stipri ātrāk, jo parakstu vākšanas laikā, jau turpmākā mēneša laikā, faktiski jau par to būtu jādiskutē, lai publika var redzēt, kas ir jūsu piedāvājums iepratīm parakstu vācēji versijai, par ko mēs noteikti diskutēsim turpmākā mēneša laikā šeit. Tāpat kā visticamāk par novada reformas plāniem un atsevišķi vēl detalizētāk par ekonomikas stabilizācijas plāniem. Paldies visiem, dāmas un kungi, šodien par valdības 100+ dienu izvērtējumu. Paldies skatītājiem par novērtējumu, ka būtiski nekas nav mainījies, Godmaņa kungs. Tas nozīmē, ka vairākums saka, ka, acīm redzot, kad varbūt vajag kaut ko labāk, bet jums ir. Vairāk saka, ka ir labāk nekā iepriekšējā valdība, nekā sliktāk. Tā kā tur ir plusi. Paldies prezidentam kungam, paldies politiķiem un nepolitiķiem, paldies skatītājiem. Tiekamies pēc nedēļas.